Esiet sveicināti, darbie skatītāji. 11. oktobris nav aiz kalniem, liels šovs Xiaomi arēnā. Ļoti daudz top atlēti no Latvijas un arī, protams, no ārzemēm. Mēs pieturamies pie tā, ko mēs esam darījuši arī iepriekš. Iepazīstināsim ar daudziem mūsu varoņiem, kas startēs šajā lieliskajā, gribētu teikt, ļoti atzītā un starptautiskajā turnīrā, ko organizē King of Kings, kas ir pasaules līmeņa projekts. Un šodien sāksim ar gribēju teikt 3, bet būs 5 sportisti, 3 no MMA sporta. Mareks Krauklis. Sveiks. Sveiki visiem. Tāpatās arī viņa brālis būs vairāk kārtas Latvijas čempions Ričards Halberts. Čau visiem. Un MMA sporta pārstāv arī Sigurds Stūrīts. Un vienīgais kickboksers mūsu sastāvā ir vairāk kārtas Latvijas čempions gan kickboksā, gan arī boksā. Tagad Latvijas izlases boks pārstāvis Aleksejs Torando. Sveiki. Nu ko, kungi, lielais datums nav aiz kalniem, un Aleksej, tev pagaidām nav zināms pretinieks, bet kā notiek gatavošanās šim turnīram, pat nezinot, kam īsti gatavoties? Nu, ko mēs gatavosim? Mēs zinām, ka mēs cīnāmies pēc kā viens notikumiem. Mēs gatavojam rokas, piedalāmies boksa sacensībās, lai rokas sitieni būs stipri, arī piedalāmies Eiropas čempionātā, lai sitieni ar kājām būs arī labi. Un mēs gatavojamies, nav tieši svarīgi, kāds ir pretinieks. Nav svarīgi, kurus izcīlēku. Mēs zinām, kas viss būs labi, jo mēs esam labi gatavoti, un viss būs labi. Bet vai ir jau organizators kaut kādus jau piedāvājis pretiniekus aptuvenos, kuriem varētu cīnīties? Vai šobrīd ir tāda pilnīgi tumša bilde? Dodiet vienalgu, esmu gatavs, kā tu teici. Mana personīgi ir tieši tumša bilde, es nezinu neko. Es gatavs gan dienu pirms 11. oktobra, man patiks, tu esi cīnīties, un es iešu un daru savu darbu. Tu tikko arī minēji, tu esi vienlaicīgi tu pārstāvi gan kickboksa Latvijas izlasi, gan arī boksa Latvijas izlasi. Kā tev ir sabalansēt šos divus sportveidus, kaut gan arī ir gana līdzīgi, bet tomēr boksā droši vien jāatcerās, ka nedrīkst sist ar kājām, un kickboksā jāatcerās, ka nedrīkst boksēt tikai rokām, ka drīkst sist ar kājām. Nu, jā, tas jautājums, ar kādu cīņas šis boksā, man bija pirmas cīņas, man bija ļoti liela vēlme iesiet ar kāju, ar ceļgalu, ļoti liela vēlme. Bet tagad jau es pusotru gadu nodarbojos ar boksu, piedalos sacensībās, man ir 10 cīņas boksā, nevienu sitienu ar kāju, nevienu. Jā, nu... Neviens štrāps vēl nav bijis? Nu, gribašanas bija, vēlme bija, bet neviena sitiena nebija. Bet vai treneri esat to runājuši kādreiz? Nu, kas būs, ja tu iestīs ar kāju? Treneris noteikti iestīs ar kāju, viss tev karjerai strīpār. Nu, nē, man pat par to neticā. Man liekas, ka liels problēmas tieši nebūs, lai tikai vienu reizi tādu nestipru. Bet, ja vairāk reizes, jā, var teiks Latvijas boksa izlase, kā nē, viss, paldies, nevajadzīgs. Tāpēc ar to es nedarbojos. Bet, tev ļoti labi šobrīd ir rezultāti tieši ar boksu. Vai mēs kādreiz varētu redzēt, ka King of Kingā tu startētu nevis pēc saviem ierastiem, kur mēs tev vairāk arī zinām kickboks noteikumiem, bet pēc boksa noteikumiem, jo boks šobrīd pārņem visu pasauli atkal jau kuro reizi? Nu, man liekas, ka jā, tieši tāda iespēja ir, jo man personīgi tā ir labi sanāk, un varbūt kāda pretinieka negribas ar mani kā viens notikumiem, jo negrib saņemt sitienus ar kāju no manis, bet viņi grib boksā. Es arī gatavs boksā piedalīties sacensībās. Sigurd, tu esi MMA cīkstons, jo no seniem laikiem tu esi sācis Sevārčā startēt. Tas bija tavs pirmais sporta veids, bet sporta klubs. Pēc tam tev bija treneri. Viss kaut kādi, pa lielam man bija jau kopš bērnības arī Ancis Pūts no Saudas boksa kluba, kurš man pa vasarām, kurš bija sīcīts, es gāju pie viņu, un viņš ir ļoti, ļoti labs treneris un arī ļoti labs cilvēks. Mūžam pateicīgs būšu viņam, jābrauc ciemos. Es trenējos arī pie Adela karatē, tur čut, un tad es braucu uz Igaunijas paringot Talnā ar Arķu un pasaules čempioniem Mūtai, un tas bija crazy. Un tagad es esmu Universal Combat grupā pie Ivo Māleca, un viņš ir ģeniāls vienkārši tajā savā strikingā, kāda viņam pieeja strikingā, tāda vienkārši ģeniāla, un ar viņas tā kā ļoti ātri attīstos strikingā. Un Manuels man ielika ļoti spēcīgus pamatus grapplingā. Bet kāpēc tev zobens šodien līdzi?
Man zobens šodien ir līdz, pēc, ka man uzdāvināja Ogrē Leonardo kartonka boxing, kas man vienkārši mīl, tie labākie cilvēki visā Latvijā, vienkārši Ogre, jūs esat vienkārši vislabākie cilvēki visā Latvijā. Un viņi man uzdāvināja par godu tam, ka es esmu krustfighteris, laikam, jā, un es viņu šodien vadu nedaudz repērot, teiksim tā, atjaunot pie viena zobenu labotāja meistara. Kas ir interesanti, tu pats uzsver, ka tu esi tavuprāt krustfighteris. Kas tev padara par tādu? Mani padara mana drošsirdība, es teiksim tā, kad es vienmēr eju uz priekšu, es vienmēr spiežu un forsēju cīņu, un nekāda tā kā kāpšanās atpakaļ no manas puses parasti nav. Un man ir vienalga, vai man iesat pa seju vai nē, jā, un es cenšos būt tur tehnisks un visu kaut kādu tur head movementu vienkārši un kustības un footwork strādās ziņā. Kas man padara tieši pa labu fighteri ir mans footworks un head movements un mani counter punchi ķīpa. Es atvainojos par ķīpa, bet... 11. oktobrī tev būs pretinieks, un pretinieks tev sēž blakus, Ričards Kolberts. Vai tev var liekas, ka viņš ir krustfighters? Man tā neliekas. Kas tev liekas, kas ir viņa stiprās puses, un varbūt, ja tev neliekas, ka viņš ir krustfighters, tad kas ir tas, kas viņu nekādīgi neuzliek tajā plauktiņā, lai viņu saukt par krustfighteru? Nevaru pateikt neko labu par viņu. Zinu, ka viņš tipā bokseris kaut kāds ir tipā. Redzēju daudz cīņas pa boksu. Maciņas neredzēju tagad jau sen. Neko tu nevar pateikt? Nē, neko visādi. Bet tu esi pētījis kaut kādas viņa cīņas un kaut kur papētījis, kas viņam galīgi nesanāk. Nezinu, greplings, viņš saka, ka viņam labi ir ielikts greplings. Kā tu vērtē viņa greplingu? Es neredzēju greplingu nevienu reizi. Nevaru neko nepatikt. Stāja? Jā, stāja. Kaut kāda no 10 4 varbūt. Es saku, kā ir. Tas ir no 10 baliem 4. Tu respektīvi, pat viņi gan tā knapi sekmīgi. Kā tu vērtē, ka tos pretinieks no tevī nesaskat nekāds draudz? Man liekas, ka viņš ir diezgan augstprātīgs un iedomīgs. Tā kā, ja viņš tā uzskata un viņš tā domā, tad ka es vispār neesmu nekāds apdraudējums, viņam viņš ļoti smagi kļūdās. Jā. Bet tu neesi augstprātīgs, ja tu domā, ka tu esi krustfighters? Tu zini, es esmu sevi pierādījis vairākas reizes pat vienkārši tā kā ārpus kamerām Latvijas čempionātos un Baltijas čempionātos jau kopš bērnības un atklātajos ringos. Ir tas priekals, ka tā kā var angļu valodā izteikties? Labāk latviešu valodā. Tā kā ātri sasniegumi taisa ego, vai ne? Un tas, man liekas, ir Richardam Hauberam, viņam ir ātri sasniegumi. Man sasniegumi nāca lēni, un man vienkārši tas bildo tēlu. Tas taisa manu tēlu, kāds es esmu, un manu personalitāti. Un manas cīņas un mani darbi runā manā vietā. Man nav jāsaka, es tur tā kā nekad neeju visiem un nevienam nesaku, es tur krūtākais fighters vai kaut kas tāds, es vienkārši izēju. Šodien tu izdarīji to? Sadot pa seju, tu man uzspiedi to. Bet runājot par Ričardu. Ričards jau ir šobrīd pēdējā laikā gan sev skaļi pieteicis, daudzas uzvaras, diezgan populārs sociālos tīklos. Kā tu nonāci līdz šiem sasniegumiem? Cik tas tev bija smagi vai cik tev tas bija viegli? Jo tas piekrītu tavam kolēģim, tu ļoti ātri, teiksim tā, no mazpazīstama sportista jaunieša ātri kļuva par tādu, gribētu teikt, zināmu cīkstoni šeit Latvijā. Jo, mēs trenējamies ļoti stipri, ļoti daudz. Un tā, gatavojamies ar cīņām katru reizi, daudz trenīju un tā. Tavu dzīvi viss ir sports? Jā, viss sports. Runājot par nākamo cīņu, 11. oktobris, ko tu sagaidi no pretinieka vai ko tu plāno viņam sarūpēt tajā cīņā? Negaidu neko no viņas. Redzēsim, kas būs. Parādīšu labu cīņu. Un viss. Easy money? Easy money. Kā tev liekas? Tad jau redzēs, kā būs, tā būs. Arēna Rīga, tagad Xiaomi arēna. Jā. Tas katram cīkstonim ir svarīgi tur kādreiz parādīties? Man liekas, ka jā. Liela iespēja. Un viss, jā. Bet tad, kad tu sāki trenēties, tu sapņoji, ka tu kādreiz varētu cīnīties arēnā Rīga? Nē, nebija tā. Nedomāju. Es gribēju, bet nedomāju, ka būs tik ātri. Es tikai gadu trenējos MMA, un tā jau sanāk, ka tik ātri. Bet kopumā tu esi izmēģinājis daudz sporta veidus. Tu vairāk asociējies ar boksu. Bet šobrīd, kāpēc MMA? Kāpēc ne boks, ar ko tu sāki? Jo es visu laiku redzēju, kā UFC cīņās, un man ļoti patīk. Šie elbows, ceļi. Ļoti interesanti. Un starp citu, šī
abiem jums būs pirmā pro cīņa. Pirmo reizi jūs cīnīsieties pēc formulas 3 raundu pa 5 minūtēm. Vai tas jūs nebiedē, ka pilnīgi savādāka distance, pilnīgi savādāks, gribētu teikt, formāts, jo alkoņi amatieros nav atļaut, šeit ir atļaut. Soccer kick, es īsti nezinu, bet man liekas, ka arī šie spērieni arī ir atļaut, respektīvi daudz kas jauns. Vai tas nebiedē vai kaut kā nemulsina? Nē, nekas nav jauns. Visu laiku bija cīņas pankrakcionā, tur tam ar elkoņiem ar galvu var sist. Principā tas nav nekas jauns. Nav nekas jauns. Bet 3 raundu pa 5 minūtēm, jo īstenībā atceros to pēdējo cīņu, kur tu uzvarēji Liepājā, tur arī bija skatītāji, kur teica, Čalis tehnisks, talantīgs, bet pietrūkst izturības. Ko tu varētu par šo komentēt? Varu pateikt, ka man ir laba izturībā. Es elpoju ļoti labi. Man ir daudz treniņu, 11 treniņas nedēļā. Un ir laba izturība. Ko tu domā par formātu 3 raundu pa 5 minūtēm? Es varētu iet 69, 70, 84 raundus pa 70 minūtēm. Es vispār nepiekūstu. Redzēsim to. Prognozes cīņu. Dominanta uzvara. Tavējā, cik saprotu. Jā, mana būs dominanta. Es domāju, ka Ričards nepiekrīt tam. Es negribu viņu apbežot, bet redzēsim. Skaidrs. Uzvarēs labākais, jo... Protams, un visi cieņi tev, Ričard. Jā. Noteikti jūs esat jaunie, talantīgie sportisti, uz kuriem daudz droši vien skatās ar tādu izbrīnu un abrīnu, kuriem grib līdzināties. Tas ir liels prieks, ka mums ir paudžu maiņas notiek, bet runājot par paudžu maiņām, tev, Ričard, šodien brālis ir blakus. Vai šis būs pirmais šovs? Nē, es zinu, ka tas nav pirmais, bet vai šis, kurš šovs tas būs, kur jūs kopā cīnīties vienā pasākumā? Šova tieši? Jā. Otrais. Jā. Ko tas nozīmē tev? Tomēr brāļi, cik es redzu, jūs visur esat kopā. Tās attiecības ir ļoti tuvas. Jā. Jūs pat neesat tikai brāļi, komandas biedri, iespējams, ka arī draugi. Jā, tieši tā. Man ir ļoti prieks par viņu, ka viņš ir visu laiku kopā ar mani un trenējies kopā ar mani. Un šajā lielā šovā ar mani kopā ir. Bet kā tev ir kā vecākiem brālim? Jo tu pats cīnīsies, bet tajā pašā laikā tev nav jāpārdzīvo un jādomā par sevi, bet jādomā arī par brāli. Jā. Kā tev ir, cik viegli ir sadalīt šos emocijas un cik viegli ir sadalīt šos pienākumus? Jā, īsti ir grūti, jo stresoju par viņu un stresoju par sevi. Kā tev ir ar brāli startēt vienā šovā? Labi. Tev patīk? Tev tas... Jā. Bet var teikt, ka tev brālis ir tavs galvenais varonis, kam tu gribi līdzināties? Jā. Kam tu gribi līdzināties? Es? Ir kaut kāds fighters, kuram vai cilvēks. Nevienmēr obligāti jābūt cīkstonim, ir jāfano par cīkstoni. Citreiz ir, man liekas, ka dažreiz vecākiem grib līdzināties, citi brālim līdzināties. Jā, es saku, mums ir Latvijā Daņiks Visņonaks, ļoti labs cilvēks man brālim, visu palīdz mums. Un jā, vēl mums ir Čižaus MMA fighters. Tie ir čaļi, kuriem tie mani motivē visu laiku un palīdz, jā. Bet cik es saprotu, jūs esat vienā komandā? Jā, mēs vienā komandā esam. Kā ir trenēties ar tādu līmeņu čaļiem, kā Daļiks Visņēnoks, kurš ir pabijis visā pasaulē, tāpat tās Aleksandrs Čižaus, kurš ir viens no 2 latviešiem, kurš ir PFLā, tomēr elites džeki. Kāds ir sajūtas trenēties un cik tas ļoti tevi palīdz attīstīties? Tas ir ļoti labi, ja īsti runāt. Tas ir prieks arī trenēties ar viņu runāt uz laiku. Un tā, ne katram ir tāda iespēja. Tātad tu novērtē, ka tāda iespēja parādīs? 100%, jā. Tavi mērķi sportā. Saprotu, ka tu gribi droši vien, es zinu, ka līdz galam brāļi nekad neatzīs, ka grib brāli arī pārsist kaut kādā ziņā būt pārāk, bet tavs plāns, ko tu gribi sportā sasniegt? Sasniegt? Jā, ko tu gribi sasniegt? Kas tu gribi būt? Pasaules čempions? Satikam, es gādu uz sportos. Es gribu aiziet uz čempionātu Eiropu, uz IMAFu un dabūt pirmā vietā un iet tālāk. Tu šobrīd sev saskati vairāk amatieru MMA un tad tu skatīsies, ko darīt tālāk pro vai, kas to zina, varbūt boks, jo šobrīd MMA-šņiki visi tā baigi transformē. Vēl mums ir viena no svarīgākajām tēmām. Mums būs vakar galvenās cīņas. 3 cīņas. Zavžģevādovs cīnīsies. Tur mums būs Arturs Skabarnieks pret Gilbertu Aivelu un, protams, Kristaps Zūtis pret Kristapu Zīli. Droši pa visi par šīm cīņām ir dzirdējuši. Tā kā tu man esi stuvāk, prasīšu tev. Kristaps Zīli vai Kristaps Zūtis? Kristaps Zūtis. Kāpēc? Gypsy brother. Tīri tas, ka tā saikne. Jā.
Bet, kā tev liekas, kā tā cīņa, iztēlojums, kā tā cīņa varētu beigties? Pēc punktiem? Es domāju, ka jā, pēc punktiem. Kas Kristapam Zutim ir, teiksim, labāks tajā arsenālā nekā Zilam? Kāpēc tieši, labi, tu teici, ka tas ir vairāk tur tas ten, bet, tu esi tomēr sportists, tu esi viņus abas redzējis. Kas ir stiprākā puse Zutim? Ar ko Izturība. Izturība? Jā. Pēdējā cīņā jau bija Kiev Kēlē, kam es redzēju. Un bija labs pretinieks, viņš visus izturēja visu raundos. Bija laba cīņa. Kristaps Zutis, Kristaps Zila. Kurš? Zila. Kāpēc? Tāpēc, ka viņš pateica Zutis, kā es tad iešu vēl vienu Zutis. Bet, ja viņš nepateiktu Zutis, tu teiktu Zutis? Nezinu. Nezinu. Labi, tad ir nopietni. Kā tev liekas, kā tā cīņa beigsies? Tu saki, ka Zila, bet punkti, nākauts? Es domāju, ka tā būs cīņa visus raundus, cik viņiem 3 raundi. Manuprāt, ka nav vairāk. 5 raundi pa 3 minūtēm. Es domāju, es domāju, ka tā varētu būt ļoti skatāma cīņa, un kad tur baigi aizies līdz 5. raundam. Tāpat liekas. Man liekas, ka ja tur būs kaut kāds nokauts, tad 5. raundā. Jā. Bet, tagad domāju, abi džeki, tā kā cieņa jums. Aleksej, man tev jautājums tieši tas pats. Kristaps Zila vai Kristaps Zutis? Un tu boksā ļoti labi orientējies un kickboksā, jo redzams, te ir 2 dažādi stili. Kristaps Zutis vairāk asociējās ar boksu, savukārt Kristaps Zila tomēr no elites mūsu kickboksers. Man liekas, ka nav varianta tikai Zila uzvaras. Man liekas, ka cita varianta vispār nav. Jo Kristaps Zila ir pieredzējušs cīnītājs, viņa ir daudzas cīņas, bet par Zuti es nevaru to pateikt. Jā, bija daudzas kādas cīņas, bet, ja skatos uz pēdējo cīņu, tur bija, varu pateikt, kā mais, un nebija vispār interesanti skatīties šo cīņu. Jo tieši man tikai Zila uzvaras. Man ir tieši 100% par to domāju. Tā kā es gatavs uzlikt visu savu stipendiju uz šo te uzvaru. Jā. Tavs viedoklis. Kristaps Zutis vai Kristaps Zila? Kristaps Zutis. Zutis? Jā, tāpēc, ka arī Brotherhoods? Jā. Viņš labāk ir. Zaužvādovs pret, tūlīdiem atradīšu, viņš pret nīderlandiešu sportistu Akram Belmeki. Kā jums liekas, kā šī cīņa noslēgsies? Protams, Zaužvādovs. Protams. Tur būs divas paudzes. Vecā paudze, Zaužvādovs, un izsalkušais Belmeki. Kā tu liekas, kā cīņa beigsies? Zaužvādovs un gan Belmeki ir gan izturīgi un, protams, sit spēcīgi. Vai būs nākauts? Nebūs nākauts, es domāju, ka nebūs. Būs līdz beigām raundiem. Bet Zaurs taču vinēs. Viņš ļoti tagad labi trenējas. Es trenēju viņu vienā klubā. Kickboks. Vai izdevies arī kopā ar Zauru pastāvēt pāri? Pagaidām vēl nē. Bet gribētu? Bet gribētu, jā. Zaurs, tavuprāt, ir labākais Latvijas šā brīža kickboksers? Ir. 100% ir. Zaužvādovs, Belmeki. Zaužvādovs. Nākauts? Punkts? Nākauts. Kurš rauns? Pirmā raunda būs nākauts. Tie ir īsti latviešu džeki. Ja pret Latvijas pārstāvs pret ārzemnieku, loģiski neviens pat nekad dzīvē neteikt, kā ārzemnieks. Es tā domāju. Tavs verdikts. Jo tu Ričards teica, ka Zaurs, tad tu pretēji atkal teiksi? Kā bija otrs vārds? Zaužvādovs pret Akram Belmeki. Jā, Akrams, es viņu redzēju, jā, viņam ir ļoti spēcīgs viens nokauts, ko es tur redzēju tajā promotionā, kas bija ielikts. Zauram ir, viņš ir veterinārs. Viņš ir veterāns, es domāju. Veterāns, jā. Veterāns, jā. Veterinārs tas būtu, kas ir mediķis, kas dzīvnieku mediķis. Tur es pabeidzu, esmu tikai 9. klases, jā, neapbižo mani. Bet, Zaurs, viņš ir, ļoti tehnisks un ļoti spēcīgs, bet, zin kā, viņš jau ir rūpīgi izsakoties vārds. Jā, un tam viņa pretiniekam, viņam pusē ir tas, ka viņš ir jaunāks. Viņam sirds būs izturīgāka, un es domāju, ka viņš vienkārši varētu salauzt Zauru. Tad kāds ir verdikts? Belmeki? Jā. Belmeki. Man liekas, ka Zauram ir tieši ļoti daudz pieredzes, un to arī varianti nav. Zaurs tieši, man liekas, uzvaras. Belmeki nav tik spēcīgs, jo, ka mēs varam gadu atpakaļ Zauras cīnījās ar Mineiro, un viņu otrā raundā ielika gulēt. Man liekas, ka Mineiro ir daži arī spēcīgās par Belmeki, un tā kā Zaurs uzvaras šo cīņu. Sigurds tikko minēja Zaura vecumu. Vai tas ietekmēs? Man liekas, ka jā,
Bet pagaidām tā nav tik kritiski, jo ir liela pieredze, un tā, ka pagaidām tas kompensēs. Pēc tam būs grūti, bet pagaidām man liekas, ka tā ir normāli. Nu, protams, pēdējā cīņa, kas droši vien visskaļāk tiek apspriest, jo pirmo reizi Latvijā kāds latvietis cīnīsies pret UFC pieredzi uzkrājušu sportistu. Arturs Skaberneks pret Gilbertu Aivelu. Čalis, kurš ir populārs pateicoties gan uzvarām, gan arī saviem skandaloziem izgājieniem. Gan tiesneša nakautēšana, gan dažādu vielu lietošana, gan vispārējais. Kas šajā cīņā, tavuprāt, ir favorīts? Es ļoti atvainojos, bet es neko nezinu daudz par MMA, jo es varu tikai pateikt, ka es būšu balsot par Skabarnieku, jo viņš tieši ir latvietis, kā mūsu zemnieks. Nu, zemes tevzemnieks, jā. Nu, par MMA es tā nevaru daudz ko teikt, jo nav saprašanas par to. Tas ir reāli cita lieta. Boks es jau 1,5 gadu, boksu sapratu. Kickboks jau 6 gadus, kickboksu sapratu. Bet man cīņas pagaidām nav, un kaut ko skaļi teikt, es pagaidām nevaru. Bet, kas ir interesanti, Gilberts Aivels savulaik sāka ar kickboksu Nīderlandē. Varbūt ir laiks painteresēties, kas tas pa čali ir. Jā. Jo viņš tiešām ir leģenda, un tāda leģenda sen Latvijā nav bijusi. Un Skabarniekam tas noteikti būs pats nopietnākais tests līdz šim. Kā tev liekas, šajā testā Skabarnieks izturēs? Sigurd. Nezinu. Nav komentu. Tu nezini Gilbertu Aivelu, nezini Skabarnieku, vai nezini, kāds būs iznākums? Nezinu nevienu no šiem fighteriem. Zinu, ka Ričards noteikti sekojas tam visam līdzi. Zinu, kas ir Gilberts Aivels un zinu, kas ir Arturs Skabarnieks. Jā. Kā tu šos cīņus skaties? Jo te ir Gilberts Aivels, milzīga pieredze, pasaules promošanos. Arturs Skabarnieks, jā, šobrīd nezaudējis nevienā no 7 aizdītiem cīņām, bet nav cīnījies ne ar vienu, gribētu teikt, pieredzējušu sportistu. Un šoreiz tā notiks. Arēnā Rīga, atvainojos, Xiaomi arēnā, daudz skatītāju priekšā. Es protams par Skabarnieku, jo viņam vajag vienu šo cīņu. Nav šans. Kas tavuprāt ir tas arsenāls vai tie ieroči, ar ko Skabarnieks varētu pārsteigt Gilbertu Aivelu? Labs sitiens, laba tehnika graplingā. Viņam vajag vienēt, no chances. Daudz saka, lai arī Gilberts Aivels šobrīd ir jau veterāna vecumā. Daudz saka, ka Gilberts Aivels pirmos 3 minūtes cīnās tā kā jaunībā, bet pēc 3. minūtes tur beidzās. Tu liekas, tas ir tā pareizā pieeja, ko vajadzētu izdarīt Arturam, izturēt šīs 3 minūtes. Nu jā, točno ir. Bet ja neizturēs, tad Skabarnieks viņu pam. Domā tāpatās? 100%. Kāds tavs domas? Domāju, kā Skabarnieks. Kā tas savādāk, vai ne? Labi, kungi, es domāju, ka jūs vairāk nemocīšu. Un 11. oktobris Xiaomi arēnā šie puiši būs. Viņi iepriecinās jūs ar lieliskām cīņām. Redzējām, šeit ir viens pāris jauni uzlacoši sportisti, kuri grib pierādīt, kurš tad ir stiprākais. Un, kā zināms, kāda ir devīze King of King, viens rings, viens turnīrs un viens uzvarētājs. Un arī šajā turnīrā, šajā cīņā tā būs. Aleksejs Tornado vēl joprojām nezina savu pretinieku, bet uzzinās tāpatās arī Marks Krauklis. Vēl nav ticis pie pretinieka vārda, bet Marks Krauklis pavisam nesen sev Liepājā pierādīja, saņēma arī naudas prēmiju par labāko nakautu. Tātad šajā čalī ir potenciāls, un, lai pārliecinātu, kāds potenciāls, jābūt 11. oktobrī Xiaomi arēnā. Paldies par uzmanību! Turpinām skatīties nākotnē. 11. oktobris Xiaomi arēnā fantastisks King of Kings kārtējs turnīrs, kurā tiksies Latvijas labākie sportisti ar ļoti labi zināmiem ārzemju sportistiem. Būs cīņas pēc kickboksa, boksa, MMA noteikumiem. Protams, būs arī titulu mači, bet šobrīd ir laiks parunāt par cīņu, kurai ir ļoti liela nozīme tieši amatieru jeb olimpiskajā boksā. Miks Bērziņš pret Eduardu Kalniņu, kuri jau 2 reizes ir cīnījušies, un šobrīd rezultāts ir 1-1, respektīvi triloģija noslēgsies 11. oktobrī Xiaomi arēnā. Un man šodien blakus ir Kaspars Simjonovs,
MMA treneris, Boks funkcionārs, arī boks treneris, kā izrādās, pats mums nezināja, droši vien tā laikā. Un, protams, Miks Bēziņš, tagadējies Latvijas Boksa Savienības čempions. Jā, sveicinām. 3. reize ar Eduardu Kalniņu. Tu biji tas iniciators, ka vajag salikt punktiņus uz ī? Bet kā jau baigi, nē. Tas pirmās reizes bija tāds sajūta, ka notiesāt bija, ka pēc čempionātā pirmā cīņa bija. Bija tāds sajūta, ka bišķi notiesāts. Bišķi vai notiesāts? Bija tāds sajūta, bija, ka bija. Tad, tur runā vajadzētu, otru cīņu uztaisīt. Un otrā cīņa bija jādažot? Jā, otrā cīņa bija jādažot. Kā tu raksturo to cīņu? Tev pats savu rokā uzvarētājiem dominanta uzvara vai tomēr joprojām diskutabli, tāpēc arī ir šis 3. dueli? Man liekas, ka dominanta varētu būt. Kā tu atceries šo cīņu? Jo tieši tu biji tas organizators, kurš izdomāja, tiem džekiem, jāsorganizē tā revanša, jeb atbildes cīņa, un toreiz jau pirms cīņas mēs teicām, tā cīņai jau vajadzētu būt arēnā Rīga, tad vēl arēna Rīga, tagad Sjomē arēna, un tagad viņa būs. Bet paraksturot to cīņu, ko tu organizēji, respektīvi revanša cīņā Ādažos. Kurš, tavuprāt, uzvarēja, kā uzvarēja? Labi, zinām, kas uzvarēja. Jā. Kā uzvarēja un kā tā cīņa bija? Nē, Miks uzvarēja, tas pats par sevi saprotams tanī cīņā, bet cīņa bija ļoti līdzīga. Ļoti jaudīga, skatoties no malas, tāpēc ir vienmēr jādod arī tā iespēja 3. revanša cīņa, jo vienreiz Miks zaudēja. Protams, es arī skatījos to cīņu, man likās, ka tur nedaudz bija viss notiesāts, kas bija Latvijas čempī. Un otra cīņa uzsākās, pirmais rauns bija ļoti līdzvērtīgs, otrajā raundā Miks kaut kādās vietās bija nedaudz labāks, jo es arī tāpat skatījos to cīņu pēc tam atkārtojumā, jo es uz vietas jau nevarēju redzēt, un ko tiesneši darīja, es arī tur nevaru iespaidot. Tāpēc vienkārši paskatījos atkārtojumā to, ko es redzēju no atkārtojuma. Atkārtojumā viņš bija tā kā. Un pēdējais bija tas, ka, man likās, Mikam bija kardio labāks, un viņš to beigas novilka. Tā bija tas, kur es domāju, kur viņš arī paņēma tiesnešus, ka bija tāds dominants nedaudz, kad dominance pašās cīņas beigās. Un tā bija, kur es domāju, kur noslējās tiesneši uz Mika pusi, jo varbūt nebija tā, ka visa cīņa bija pilnībā Mika varā. Viņi ir ļoti līdzvērtīgi un spēcīgi džeki, tāpēc es domāju, ka šī cīņa priekš arēnas Rīga būs ļoti skatāma un interesanti kā trešais variants, jo bija vienreiz, ka notiesāja, otro reizi Miks tagad uzvarēja, bet tāpatās ir jādod iespēja vienmēr revanšam, jo viņiem bija tomēr divas cīņas, ka viens uzvar un otrs uzvar, tāpēc jābūt trešai cīņai jebkurā gadījumā. Kā tev liekas? Nedaudz garlaicīgi, visu laiku cīnīties, principā var teikt 3 reizes pēc kārtas ar vienu to pašu pretinieku. Garlaicīgi jau nav, tu pretinieku pirms tam cīnies, tu jau palielam zina, ko tu uzrēķinies. Nē, tā nav garlaicīgi. Eduards par šīm abām cīņām bija, teiksim, salīdzināt pirmo un otro cīņu, vai viņš kaut ko savā tehnikā bija pamainījis? Man liekas, ka kaut kas jau bija pamainījis savādāks. Man liekas, uz otro cīņu viņam bija tāda smagāka sitiena, bija varēja just, kā pirmajā čempionātā cīnījāmies. Kā tev liekas, ko viņš gatavo uz trešo cīņu? Tā mēs to redzēsim. Es nevaru tā prognozēt. Tu neesi analizējis, piemēram, vai mēģinājuši uzzināt, jo tomēr Latvijas boksa sabiedrība ir ļoti šaura, tas dīķīts, tāds maziņš dīķīts un viens pa otru daudz ko zina. Respektīvi uzvanīs Kasparam, Kaspars varēs pastāstīt, kas notiek blakus sētā. Vai kaut ko tādu mēģina piekopt? Nedaudz tāpatās, ka ja zina pretinieku konkrēti, protams, mēģina atrast kaut ko informāciju savā pa viņu. Tā attiecīgi gatavoties priekš viņu. Kā vispār notiek gatavošanās? Jo es zinu, ka tava dzīve nedaudz ir pamainījusies. Tu esi pamainījis darbus, tev arī, cik saprotu, arī skola ir beigusies? Jā, es šogad pabeidzu skolu, tehnikumu. Vidzemes tehniku pabeidzu, un tagad es šobrīd strādāju pat Limbažos celtniecībās firmā. Kā ir savienot boksa nodarbības, kas ir fiziski ļoti sarežģīti, teiksim, sporta veids smags, un smagu arodu kā celtniecību? Viegli jau nav, no rītā visu dienu tu esi nošancējis, norukājis, un pēc tam vakarā uz treniņu, tu zini, tādu galīgi tāds
kā liek tādu noguru sajūtu, bet kaut kā tas ir jāpārvar un jādara, ja tu gribi tikt uz augstākiem mērķiem, tu gribi un negribi, tas jādara. Jākā pār sev, tā kā jāpiespiež vienkārši iet to treniņu. Kas tev motivē to darīt? Treneris? Pašā, teiksim tā, sapņi, mērķi? Arī treneris arī motivē, arī man ir arī mērķi, sapņi, ko sasniegt gribētos, tas ir tas, tāpēc arī tā daru. Parasti tā visu laiku regulē, sanāk, lai pēc darba jāiet uz treniņiem. Ko tu gribi sasniegt boksā? Es boksēs, bet sasniegu Eiropas čempionātu titulu, pasaulē aizbēju amatieros un varbūt uz olimpiādu arī kādreiz tikt. Bet cik es saprotu, tu esi jau iekļauts Latvijas izlasē un dosies uz Eiropas čempionātu? Jā, novembrī būs Eiropas čempionāts. 21. līdz 30. Kas ir saviļņojušāk, ka gatavoties cīņai Arēnā Rīga, tagad sauktā Xiaomi arēna, vai tomēr tā apziņa, ka tu esi Latvijas izlasē, ka tu varēsi pārstāvēt Latvijas karogu Eiropas meistars sacīkstē? Man jau tas arī, es teiktu, no abām, gan tā. Jo no Eiropa, kad brauc starptautiskas turnīri, tu pārstāv arī valsts un vispārējo, bet arēnā cīnoties tur ir daudz skatītāju, daudz skatītāju, un tad tev ir jānokoncentrējas. Priekš liels tāda publikas. Kāds tu jūti to spiedienu, kas nāk no iedzīvotājiem, treniņu biedriem, varbūt no trenera, jo, ja nemaldos, tad tu esi pirmais limbažnieks, kurš startēs arēnā? Jā. Ir spiediens? Nedaudz ir, jā, tas ir pārstāv. Jāpārstāv savu pilsētu, tur tā lieta. Bet kā viņš izpaužās? Ir kāds zvans, vecais? Mēs tev gaidām tikai uzvaru, vai tev jānakautē, nebrauc mājā, ja tu zaudēsi, vai kaut kā tāda līdzīga teksta nāk? Vēl jau nezinu, bet, kad izliks ārā visas bildes un viss parādīsies plakāts, tad noteikti puslimbažs rakstīs un zvanīs. Jā, tas pats bija arī Limbažos pilsētā, kas arī pilsēta nāk klāt, mauc tālāk un labākais un šitā viss. Tev atpazīst? Jā, atpazīst. Jā. Un ne tikai Limbažos, ar citu arī atpazīst nākt. Pienāk pat cilvēki, kas pat nepazīst, vienkārši man patīk tās cīņas un vispārējais, kā tu boksējies. Tad labi sajūta, paldies jau, un ir tāda laba sajūta. Es jau pārliecinājos to, ka pie manas turnīrā, ka viņš tur jau atbraucis vesels, ja ne 2 limbažu autobusu uzreiz, kas fanu līdzi viņam automātiski. Un ne tikai visiem, kas no limbažiem startē, viņiem ir tāds. Tomēr tas, man tā liekas, tas mazpilsētu šarms ir tanī, kad viņiem ir tāds atbalsts līdzi vienmēr visa pilsēta, jo tur to sportistu nav tik daudz, tīpaši tādu kā viņš, kas cīnīsies Xiaomi arēnā. Un visi, grib paspiest roku, visi būt klāt pie šī tā varianta, kad kaut kas tāds notiek. Tāpatās, kā atbrauc no olimpiādas, tikai te tagad ir visā arēnas priekšā. Visi zin, ka mūsu augstākā vieta, kur sevi parādīt, tas ir arēnā. Xiaomi bijušajā Rīgas arēnā. Tad es domāju, ka tieši tas pats arī viņam. Kāds jau ir paprasījis biļeti? Man daži no čomiem prasīja, vai biļetes dabūt. Tas nav manā ziņā. Es to nenodarbojos tādām lietām. Es domāju, ka arī skatītājiem jāsaka, ja jūs gribat pat taisnību prasīt kādam sportistam, nemaz necenšties, jo viņam nav biļetes, un vienīgajiem, kam ir biļetes, tas ir biļešu izplatītājiem, un tāpēc dodamies biļešu servisu un iegādājamies biļetes, atbalstam gan pasākumu, gan arī sportistus, jo jūsu atbalsts ir ļoti svarīgs, un šīs cīņas ir tās, kuras ir jāredz noteikti visiem, un uzdošu jautājumu tieši to pašu, ko visiem. Kristaps Zuds vai Kristaps Zīle? Kā tev prāt, kurš uzvarēs? Es 50 domāju īstenībā. Zīle arī labs, bet man liekas, Zuds ar kaut ko tā pamainīs pēdējā laikā. Es jau nevaru pateikt. Es tev šo jautājumu neprasīšu. Kasparam es neprasīšu šo jautājumu, tāpēc, ka viņš pārstāv Kristapa Zuša iepriekšējo pretinieku Juru Zundovsku, kuram bija plānota cīņa šeit, bet Zundovskis tā kā nolec, nāk Zīle. Kāpēc Zundovskis nebūs? Nezinu, ir visādi tur varianti, kas ir apakšā. Laikam kaut ko nesarunāja līdz galam. Es jau kā treneris tanīs lietās neskatos iekšā, es vairāk skatos, lai treniņu programma būtu pareizi, lai mēs esam gatavi cīņai, kādu cīņu pieņemt, kādu nē.
Mums jau, zin kā, mums jau nemainās. Cik smieklīgi neliekas, manā sporta zālē tie liepainieki visi iebrauc. Un noteikti, ka Zīle būs arī tieši tāpatās, ka kaut kādu laiku gatavosies un visu pārējo cīņai pret Zuti. Cīņa būs noteikti interesanta un jaudīga. Kā vienmēr, zin kā, jo, ja es nemaldos, viņi taču bija tikušies, jā? Manuprāt, nē. Vai nebija ar Zīli, viņš nebija ticies, jā? Savu laiku, manuprāt, Kristaps Zutis, viņu pat ir sekundējis, Kristaps Zīle. Jā, viņi ir bijuši čomi, vai ir čomi. Viņi vēl joprojām, viņiem tur savstarpēji kašķu ņau, respekts ir pietiekami liels abiem diviem pret vienu otru. Negribu teikt, kurš kuru uzvarēs. Kāds kādu uzvarēs? Jā, tāpēc, kad... Labi, pajautāšu savādāk. Cīņa beigsies pēc punktiem vai kāds kritīs? Es domāju, ka tur kāds kritīs tomēr. Jā, jo pietiekami... Bet tu nevari pateikt, kurš? Nē, es neteikšu, tāpēc jaudīgi džeki, un lai būtu zolīti gan pret abiem sportistiem, visu pārējo, un visu var būt, kad kā vienmēr es būšu kādu no liepainieku stūrī. Tu kā būs Zīlēm stūrī? Tu to zini jau? Nē, vienmēr iespējams ir, vienmēr es zinu, kā tāpēc, ka ja tie liepainieki ir, un es negribu provocēt tagad to situāciju, kāda viņi ir. Es domāju, cīņa būs jaudīga, iesaku visiem nākt uz Xiaomi arēnu 11. datumā skatīties, būs interesanti. Zīle ir, mēs zinām, kā vienmēr, ļoti tehnisks un ļoti sportisks džeks, kas ļoti daudz trenējās. Arī Zutis ir makani no mana viedokļa, kā es skatos, ir ļoti, ļoti savācies un ir pavisam savādāks nekā bija pirms tam. Tāpēc es domāju, ka tur šaus gā augstu. Un tas ir tomēr, kā džeki te pirms tam runāja, ka tas ir smagsvari. Viens sitiens var izdarīt visu. Viens sitiens, saucamais, es vienmēr esmu smējies lakīpaņš, kurš var iziet cauri jebkurā brīdī, un tu vari būt dominējošs, un tev var nosēdināt uz dibena. Bet toties, gan jau tev ir savs viedoklis saistībā ar Arturs Skabarnieks pret Gilbertu Aivelu. Es esmu vairāk kārt arī prasījis arī dažiem viedokli. Kā jums liekas, Arturs Skabarnieks iepriekš spēcīgs čalis, kurš iepriekš nav cīnījies ne ar vienu tādu īpaši pieredzējušu un top atlētu. Jā, varbūt Aivels ir veterāns, bet tomēr viņš ir top atlēts. Kāds ir viņa izredzes? Mums ir ļoti jaudīga sagatavošanās programma. Mēs ejam cauri un zinām, ka Skabarniekam ir ļoti labs kardio. Es domāju, ka tomēr pretiniekam viņa nebūs. Bet, zin kā, es vienmēr, tas džeks ir, lai neteiktu, viņš ir izgājis tādai cīņu praksē cauri Gilberts. Tāpēc tur ir bijis UFC, Praidā cīnījies, kas ir top organizācijas pasaulē. Tāpēc nedrīkst nenovērtēt viņu, jo čalis ir jaudīgs, savā laikā bijis ļoti jaudīgs. Es zinu, ka tagad ir vienmēr, ka vecums liels, un es skatos arī pēc sevi, kad nedaudz tās baterijas sēžās, bet ja mēs maucam, tad var viņas ļoti augstu būt. Tāpēc es skāpu vienmēr ļoti piesitu pie tā, lai mēs strādājam pie kardio. Otrs skapim ir atvērts beidzot rokas, viņš var ar rokām darīt visu, ko viņš grib, tāpēc mums bija ļoti liela pauze. Tas ir tas, ko viņš agrāk neizmantoja. Ja vēl būtu pagājušie pretinieki izbaudījuši skapi rokas, tad vispār būtu čau. Trešais mums ir sagatavošanās programmā. Viņi lido piekdien visi prom, gan Ragners Džigurs, gan Skabarnieks, gan Antons Valts, visi man tā jaudīgākā komanda uz All-Stariem uz nometni, uz 2 nedēļām, kur būs sagatavošanās nometne ļoti nopietna ar top UFC džekiem, PFL džekiem, visi, kas ir no top organizācijām. Tāpēc būs ļoti jaudīgi, iesaku visiem, es saku 11. nākt, šaus gaisā, gan Skabarnieks, gan G būs ļoti. Jā, darbie skatītāji, 11. oktobris atzīmēt kalendārā lieliskas cīņas, lieliskā arēnā, lieliskiem sportistiem, lieliskā atmosfērā. Miks Bērziņš ar Eduardu Kalniņu atkal kārtējo reizi uguņos, un, protams, visi pārējie mūsu atlēti gatavojas jūs pārsteigt patīkamā veidā, tāpēc tiekamies Xiaomi arēnā 11. oktobrī. 11. oktobris Xiaomi arēna, liels šovs. King of Kings kārtējs pasākums, kurā
Būs ļoti daudz cīņas pēc boksa, kickboksa un arī MMA cīņām. Turpinam iepazīstināt ar šī turnīra dalībniekiem, un man šodien blakus ir 4 sportisti, kuri droši vien, ka ieraugot viņu sejā, jūs visus pazīsiet. Un, protams, sākšu iepazīstināt. Man pa kreisi ir Vjačeslavs Tevičs, vairākkārtējs Latvijas čempions, pasaules un Eiropas jostu īpašnieks. Cilvēks, kurš ir sakāvis neskaitām daudz sportisti, kuri cīnījušies Gloriju. Un blakus Vjačeslavam mums ir Jevgeņijs Aleksejevs, kādreiz viens no top kickbokseriem, pēc traumas pārgājis boksu, un šobrīd tu esi top 50-niekā. Sveicināts! Sveiki! Un te tālāk ir sportists no Ukrainas, kurš šobrīd pārstāv Latviju, un tas ir Bogdans Soboļs, kurš pēc ilgākas pauzes, kas saistīta ar traumu, smagu zaudējumu, atkal atgriežas uz lielās skatuves, un šoreiz mūs mēģinās iepriecināt ar uzvarām. Sveiki! Labdien! Un, protams, biznesmenis, boks akadēmijas finālists, vienkārši pozitīvs cilvēks, kuram vienmēr trūkst pretinieki arī šoreiz, un tas ir Igors Trošs. Sveiks! Nu ko, kā redzat, šie sportisti visiem vairāk vai mazāk ir zināmi, bet kā tad viņi gatavojušies konkrētiem turnīram, to droši vien tikai viņi paši var pastāstīt, un sākšu ar Vjačeslavu Teviņu, kurš pēdējo cīņu aizvadīja, atgriezās pēc vairāk gadu pauzes, atgriezās ne ar tādu rezultātu, kādu vairums gaidīja. Nu, kā tu esi sagramojis šo sakāvu? Tev nekā nesagramoja īstenībā, jo tas ir cīņas, tu sit pa seju, un tas ir normāli, ka tu notiek tādas lietas. Zini, kā es būtu baigi forši, ja būtu tā uzvaras kūka, ar tām ogām uz tās jau būtu visi saldi un gaiši, bet, nu, tas ir cīņas. Kaut ko neieraudzīja, dabū pa seju, cīņa beidzās. Nu, ko tā ir sagramoja? Nu, kā ir tā ir? Bet tu pāranalizēji to cīņu? Nu, kas bija tas, ko tu izdarīji nepareizi? Droši vien nepareizi vajadzēja bišķi mierīgāk sākt. Varbūt bišķi pastīties, pāranalizēt pretinieku pirmā raunda, vismaz pirmā raunda, jā, un tad jau sākt tempu celt augšā, bet es pārāk aktīvi sāku, un es domāju, tā bija mana lielākā kļūda, bet viss pārējais mēs sagatavojušies labi, taktika bija diezgan labā arī, bet es sāku vajadzēja bišķiņ čilīgāk. Šoreiz negribēji paņemt revanšu vai tu revanšu gatavosies vēlāk? Zini kā, revanšu parasti gribas ņemt tad, kad tu zaudēji sīva cīņu un tu saproti, ka tu varēji paņemt to uzvaru. Šeit vienkārši pirmais rauns viss beidzās, nu ko man tur ar to čau tagad risināt? Nu, kā bija, tā bija, jo viss tas pagātnē. Nākotnē, nu nav tā, ka bišķi cēmi ir, ka vajadzētu parādīt. Nu, protams, jāskatās, kā šeit. Nav nekādu nožēlu un tā tālāk. Vienkārši tas rezultāts, viņš bija tas, kas viņš bija. Viņš arī droši vien, ka bija labs. Tam čelam droši vien uzvaru vajadzēja bišķi stiprāk nekā man. Nu, skaidrs. Viņš ir uzveicis leģendāru cilvēku, kurš ilgstoši nebija ringā, un ļoti daudz gaidījām mēs šo tavu atgriešanos ringā, un tāpat arī gaidām 11. oktobri, kad redzēsim tevi Xiaomi arēnā. Pretinieks arī ļoti jaudīgs sportists no Holandas, Jonas Anriase. Ko tu zini par viņu? Es skatījos viņa cīņas, vienīgais jauns džeks, aktīvs, diezgan daudz uzstājas arī holandiešu skolu tīrē, jā, tad daudz sitienu, daudz metās virsū. Tāpat, kā tas lietojas jaunas asins, bet šeit taktiski vajadzēs bišķi savādāk to visu darīt. Tad auguma ziņā droši vien tas pats, kā tas lietuvietis, bet stilistiski cits. Pastāst par to mindsetu, kāds tev ir. Atceros, ka tā, kad tu pirms 7 vai vairāk gadiem aizgāji no sporta, tu aizgāji kā jaunietis. Tagad tu esi atgriezies kā veterāns, un tagad tev pretī ir visi jaunieši. Nu, kā ir cīnīties pilnīgi savādākā šajā domu sakārtojumā? Grūti īstenībā tā pateikt, jo tas ir tik un tā paliek izaicinājums. Tu skaties uz katru cīņu kā uz atsevišķu izaicinājumu, bet, nu, zini kā, agrāk droši vien, ka bija vieglāk, tāpēc, ka tomēr, jo vecāks tu kļūsti, jo vairāk tev atbildības, jo tas sports arī viņš paliek tāds sarežģītāks varbūt brīžiem, ja, bet, nu, tas arī tā kā izaicinājums, ko vajag pieņemt. Tur jau tā lieta, ka tas ir skatoties uz to, kā tu jūties. Ja tu jūties, ka tu esi vecs jau, un tu nevari jau ne paskriet, ne paspringot, neko citu izdarīt, kad jau mirsti pirmā raunda, tad droši vien, ka tu ko tu padomās un sapratīsi, ka tev tas nav vajadzīgs. Es tā gan nejūtos, līdz ar to, 23 gadi, ok, forši. Es 10 gadiem gandrīz viņu vecāks, forši arī. Savā ziņā, zin kā,
Man ir pieredze, man ir dzīves gudrība kaut kāda, jā, un tā pašā laikā man ir jaudi. Vienīgais, ko vajag darīt, gudrāk taktiski strādāt šajā gadījumā. Viss. Ko tu uzlabos taktikā attiecībā pret Nīderlandi? Neko, vairāk boksu, bišķi mierīgāk, vairāk. Īstenībā es nepļapošu, ko es darīšu, tāpēc, ka viņš to visu izdzirdēs un pēc tam pārtulkos un sapratīs, tad mēs darīsim savādāk. Nē. Vienkārši vairāk boksa būs, mēģināsim pēc iespējas vairāk kustēties, pārvietoties, kontrolēt ringa centru, un tur jau tālāk, kā Dievs dos, tā teikt. Jevgeņi, kā tu, vai tu redzēji to cīņu, kurā Verslavs atgriezās? Nē, īstenībā es to neredzēju. Es skatījos to turnīru, bet viņu cīņu neredzēju. Bet, tas apzināti, tu tā kā pārslēdz, izslēdz televizoru? Nē, jau tas nāca. Reku man šoms cīnās, nafig neskatīšos. Jā, tas nāca. Jā, varbūt viņam var vajadzīgi bija tavs atbalsts, vismaz kaut vai attālināt. 100%, jā, vajadzētu. Tā sanāca. Bet kā tev skatīties ir kickboks cīņas? Atceramies, tev iesauka Tornado, jeb Viesulis. Tev nāca tieši no tekvando. Pēc tam tu to pārnesi ar saviem efektīviem nakautiem, ar šiem grieztiem, aiznesi uz kickboks, kur tu sasniedz Eiropas titulus un kāds nekāds. Un pēc tam tu pazudi no šīs skatuves. Jā, tā bija trauma un tā tālāk. Bet skatoties šo te visu, nav tā kā, tomēr man tas kickboks vairāk pietrūkst. Protams, tā tīri psiholoģiski man nedaudz pietrūkst kickboksu, jo man tāda pieredze bija liela no 6 gadiem. Tas strādāt ar kājām, kopā ar rokām. Bet, kad es pārslēdzu uz boksu, arī man skatījums uz kickboksu arī pārslēdzās pilnīgi uz boksu. Un dažreiz tā pietrūks, bet es mīlu boksu tagad. Skatos tikai boksu un tikai boksā. Pilnveidojos, jā, boksā. Es skatos, ka tu arī citus skolo ar to pieredzi, ko tu esi ieguvis cīņās, treniņos un to nodod caur sociāliem tīkliem. Kā tu nonāci pie šīs idejas? Man vajadzēja tikt pie sekotājiem kaut kā, un šī stratēģija strādā. Tu radi kaut ko tu zini un ko tu gribi, un vari to iemācīt cilvēkiem, un tas strādā. Algoritmu tas patīk. Es tad prasīšu, kā parasts latvietis. Priekš kam tas sekotāji? Kaut kādas idejas man ir, bet tagad es jums neteikšu to, bet es pagaidām neteikšu. Jā, tad pieslēgsimies pašai cīņai. Tev ir ļoti pretinieks, spēcīgs polis, kurš ir savulaik arī boksējis ar bijušo Latvijas čempionu vidējā svārā Ivanu Levicki. Pols viņu ir uzveicis ļoti jaudīgu rekordu, 23 cīņas, 20 uzvaras. Kā tu gatavojies šādam nopietnam pretiniekam, jo Latvijā tu neesi boksējis ļoti sen. Tu esi Spānijā boksējis pēdējos gadus, Vācijā. Latvijā tu neesi boksējis, un pēdējo reizi, kad tu boksēji, tad tu boksēji ne ar tik jaudīgu vārdu, kāds ir šis gaidāmais pretinieks. 4 gadus atpakaļ pēdējā reize man bija cīņa te Rīgā. Tas bija Arena Rīgas cīņa pret Pāvilu Simonovu. Es neteikšu, ka viņš ir sliktāk vai vajāks bokseris nekā tas polis, jo mēs visi saucam Pāvilu Simonovu uz paringiem vienmēr, jo viņš ir tāds cilvēks, kurš stāvēs visus raundus ar tevi un pateiks, ka ok, davai, vēl taisīsim. Un es ļoti ilgi gaidīju šo brīžu, kad es varēšu atkal boksēt te, Rīga, Latvijā, un šis ir speciālais moments priekš manis. I've been waiting for this moment all my life. And būs forši. Es gatavojos jaudīgi, man pilns treniņu nometnē ar visiem speciālistiem, ar treneriem, ar doktoriem, un es pilnīgi būšu gatavs tā cīņā. Trenējies šeit Latvijā vai tomēr ārzemēs? Te, Rīgā. Tā ir pirmo reizi pa ilgiem laikiem, jo, ja nemalos, tad iepriekš tu trenējies visām cīņām iepriekšējos 4 gadus, gatavojies ārzemēs. Spānijā pārsvarā. Spānijā. Kāpēc šoreiz negribu Spānijā vai? Nē, tāds sanāca. Romā aizbraucā uz Grieķiju, un mēs izlēmējām, ka tomēr mēs nebrauksim pie viņiem, paliksim te.
tad atbrauks šo sestdienu viens treneris no Ukrainas kopā ar Karenu Čuhaģanu, tas, kas cīnījās ar Džaronenisu 2 reizes. Un es strādāšu ar viņu to pēdējo mēnesī. Un redzēsim, kā būs. Ja būs viss forši, tad mēs paliksim kopā ar viņu. Nav noslēpums, ka tavā īpašumā ir IBO Eiropas čempionu josta. Vai viņš šajā cīņā tiks likts uz galda? Vai... Nē. Tā josta tā kā aizmirst. Nav viņa aizmirsta. Mans matchmakers un menedžeris, viņš parūpējas par to, lai mani iekļuvā tomēr tajos IBO reitingā. Iekļuva tajos reitingos, bet tagad šī cīņa būs par IBF Eiropas jostu. IBF? Jā. Tā būs titula cīņa, kas man īstenībā ir jaunums. Man sarakstā šeit tā nav. IBF. Jā. Kā tu iekļuvi tajā reitingā? Caur Mihaļovu, Maksimu Mihaļovu. Mēs iepazināmies, izdarījām kopēju cīņu, to iepriekšu, kas man bija Vācijā. Viņam viss patīk, mums viss patīk, man viss patīk. Tev vienkārši viss patīk, man liekas. Jā, un tad izlēmjam, ka būs šī cīņa par IBF Eiropas titulu. Viņi tur visu atsūtīja, vai der šis cilvēks, vai pretinieks der, un taisam. Ko tu vari pastāstīt par savu pretinieku? Es zinu, kā viņš cīnās. Es strādāju tieši pret to, ko viņš dara labi. Viņam ir labs džebs. Viņš met viņu diezgan tālu, bet man atrāk džebs. Viņš var būt diezgan agresīvs, bet es arī uz to gaidu. Jo mans galvenais ideja, es arī, ka Večeslavs neteikšu visu plānu, bet es teikšu tā, kā būs tāda cīņa, kuriem visiem patiks. Kā jau es minēju, Polis ir boksējis ar bijušu Latvijas čempionu Ivanu Levicki. Vai tev ir izdevies vai vispār domāju uzvanīt Ivanam paprasīt, kāds tad viņš ir dzīvē, tas Polis? Vai tev nav tas svarīgi? Nav tik svarīgi, jo es redzēju viņus pēdējo cīņus, un tas man visgalvenais ir. Es tev novēlu uzvaru. Paldies. Mēs gaidām ļoti labu cīņu, jo pretinieks ļoti spēcīgs, un šobrīd tava atbildība ir augus, jo tu esi šobrīd top 50 pasaulē, kas ne visiem Latvijas bokseriem ir izdevies. Bet, kā Večeslavs jau pateica, es arī kļuvu daudz pieredzīgāk, vecāks, un tagad man daudz ērtāk ar to dzīvot galvā. Tā kā es esmu pilnīgi priecīgs par to, ka es atgriezos šeit, Rīgā, Latvijā, un man būs cīņa te pēc tik daudz gadiem. Jā, vēl viena atgriešanās notiks 11. oktobrī. Ringā atgriezīsies vairākārtējais Ukraiņas čempions. Latvijā labi zināmais, pat gribētu teikt ļoti populārais, netipiski, tāpēc, ka viņš nav vietējais, un tas ir Bogdans Soboļs, kurš pēdējā cīņā zaudēja savu titulu Argentīnas bokserim ļoti tādā smagā veidā. Daudz uztraucās, kas ar sportistu ir noticis, vai viņš atgriezīsies ringā. Tāda laba ziņa. Viņš atgriežas ringā, un viņš ir labā formā. Un droši vien, ka viņš pats to varētu pateikt. Kāds ir sajūtas un kā tā notiek gatavošanās gaidāmajam mačam? Jūtas ļoti labi. Es labi gatavojos. Ar Ralfu Vilsanu kopā? Ralfs Vilsans un Kārlis Akimovs. Un man ir treneris boksa un fiziklā Oskars. Bet tev arī treneris ir mainījies. Sandi Kleinu nomainījis ir Normunds Vārenbergs. Jā, Normunds Vārenbergs. Kā ir trenēties pie viņa? Patīk? Man ļoti patīk, jā. Igor, man liekas, tu arī kaut kad esi pie Normunda Vārenberga trenējies, vai es kļūdos? Mums cerīgi pa brīdim krustojās, viņš ir rīktīgi foršs. Viņš interesanti. Es neesmu tā, ka tur aizvadīs kaut kāds garāks tās treniņu kaut kādus ciklus, bet ir bijuši treniņi pirms paringiem iesildīšanās, atsildīšanās vai arī kaut kādas atrabotkas, tā teikt, ir bijušas un viņam ir savi prikoli un man patīk. Bet kā sanāk, tu saki par prikoliem, kā sanāk kārtējo reizi, ko Stošiņš cīnās arēnā Rīga? Jā, es turpinu par citu tēmu.
Igors Trošins kārtējo reizi cīnās Xiaomi arēnā. Kārtējo reizi tev pretinieks vēl pagaidām nav zināms. Nu, kā tas notiek? Tas tikai ar tevi tagadās? Es ceru, ka kārtējo reizi viņš atkal nenomainīsies vēl, vai arī nedodies, vēl man būs jānomainās. Nu, jo šis ir tāds sports, kad jo tuvāk tām cīņām, jo tie sparingi intensīvāki un tas viss aiziet tā, kad tās traumas vai kas, tad uz to cīņu var arī neiziet kāds. Tā gadās, tas ir normāli, es jau esmu pieredzis un arī braucot šejieni, par to, ka pretinieks nav zināms, tas nav nekas tāds jauns, man točni nē. Nu, tev noteikti tas nav. Nē, man tas ir random. Bet ir interesanti tas, ka tev tu jau iepriekš esmu teicis, ka tev ir tikai daži mērķi boksā. Pirmais mērķis tev bija vispār uzbuksēt, piedalīties kaut kādā boksa sacensībā, to tu realizēji ar Boksa akadēmiju. Pēc tam tu teici, tu gribētu nostartēt Tukumā, Milžu cīņās. To tu realizēji. Tad tu teici, tev vēl viens plāns ir Liepājā nostartēt. To tu realizēji. Nu teici, boksā vēl viens mērķis man ir nostartēt arēnā Rīga. Tagad tavs mērķis ir nostartēt Xiaomi arēnā. Jo īstenībā es nevarēju izdomāt. Paldies tev, jā. Šitas ir variants, jā. Zini kā, kamēr es trenējos intensīvi, tā kā es trenējos, mums ir ļoti, man šķiet, laba zāle, treneris un tā visa pieeja, un kamēr man ir tā iespēja pārbaudīt sevi, ja, tad es ļoti labprāt to daru, un ir cilvēki, kuriem patīk to skatīties vai, nezinu, tajā piedalīties. Es noteikti nedarītu to, ja es to neizbaudītu. Es to daru prieka pēc. Man patīk sevi izaicināt, treniņi, viņi man ir kā detoks, tie pāris mēneši, kad tu gatavojies, tas ir ļoti intensīvi, un tas mobilizē prātu, un, man liekas, attīra kaut kādā veidā. Man patīk. Ko ģimene par to domā? Jo es pieļauju, ka tu esi ļoti aizņemts cilvēks, tev ir darbs, ļoti daudz darbs, skatoties pēc sociālo tīklu pieejamās informācijas, trenējies, un tad vēl cīņas, jo cīņas tas ir treniņi reiz 2, vai būt pat reiz 3, kas ir priekš tāda aizņemta cilvēka, kā tas tu ir ļoti sarežģīti. Bet īstenībā, ja paskatās tas, ko es ļoti daudz daru, zin, kā ir tādas lietas, kad tu dzīvē, kad daudz dari, ja, tev arī vajag tādu pareizu to rutīnu, kuru tu aplipini ar tām lietām, ko tu dari, un tad fizisks slodzi ir neatņemama sastāvdaļa, un tur kaut kāds miega režīms, ja. Un ja tu to ievēro, un es no rītiem braucu ļoti agri no rītiem, tad īstenībā man tas, jāsaka, pat kaut kādā veidā nāk pa labu. Kā ģimenē, tā biznesā, un es vēl varu izbaudīt sevi kā sportā, tad tas viss īstenībā viens otru vairāk komplementē nekā traucē. Ja to izdara pareizi, bet tas ir nenormāli grūti. Nemēģiniet to mājās. Varat pamēģināt, bet tas ir smagi. Jā. Kā tev, saki, vai tu neapmūsi, ka tu visu laiku pozicionēji sevi kā biznesa cilvēku, kā uzņēmēju un tā tālāk? Tagad tev uz ielas, tev taču neatpazīst kā uzņēmēju, tev atpazīst kā bokseru, vai tu neapmūsi? Īstenībā es nezinu, kā mani atpazīst, bet šādi tad atpazīst, un tad vai tas ir boks, vai tas ir mūsu nekustam īpašumu, jo mēs ļoti aktīvi veidojam saturu TikTokā un Instagramā, un tāpēc atpazīst dažādi, bet vienkārši, tur un viss, un tad vai tas ir boks, vai tas kaut kā jau ir apaudzis. Un man ir liels prieks, ka man ir iespēja to izbaudīt tādā līmenī. Es vienmēr, kā teicis arī iepriekš, skatījies profesionāļus, esmu skatījies tavas cīņas, tavas reāli baudījis un no tribīnēm un domājis, cik forši būtu, ja es varētu tā dzīvot, ka es varētu atļauties. Man tas ir licies, ka tā ir privilēģija varēt trenēties ikdienā katru dienu un startēt vēl, un ka tev sanāk. Un man liels prieks, ka man tāda uzcītība mani atvedusi tev, un es varu to tā baudīt īstenībā pat. Jevgeņi un Jašslav, kāds ir sajūtas dzirdēt no pieauguša cilvēka biznesmena, ka viņš iedvesmoties no jums ir izmēģinājis, iegājis boksā? Iedomājieties, un tas ir tomēr, tu visu laiku trenējies, liekas, ka tu dari to priekš sevis, bet izrādās, ka kāds arī no tā ietekmē. Tas ir forši, bet es gribu pateikt arī pretīgi. Tā kā es redzēju tavu cīņu Arēnā Rīgā, un es neteikšu, ka man ir ļoti labi redzēja, un es nevaru vispirms saprast, kas tur cīnās. Un es skatos, kāda tehnika tik forši, man patīk.
Es domāju, ka tu esi kaut kāds profesionāls vispirms. Pēc tam es atnācu tuvāk un redzu, tu, wow, forši. Pārsteigums, ja? Jā, tiešām, Nice. ļoti labi Jā. skaņā. Man ļoti patīk. Pirms mēs pieslēdzamies Vjačeslavam, kā tu saki, tev redz slikti? Kā tu kompensē to cīņā? Nu, viņa nav pārāk slikta, bet... Ja tuvāk pienāk, tad visu redz. Tuvāk pienāk, jā, tā es redzu tevi, jā. Paldies. Ne tik labi, bet... Man arī nevajag baigi labi redzēt. Jāslav tavs... Es papildināšu Evgeniju vārdus, to, kā uzstājas Igors. Tas ir viņa profesionālisms, jā, darbā viņš bija atspoguļos vienkārši ringā. Tāpēc tas nav pārsteigums. Nu, jā. Vispār nav pārsteigums. Tāpēc, ja skaties, kā cilvēks vada sociālus tīklus, kā viņš strādā, es pat teiktu otrādi. Tu esi piemērs no šīs te puses, jā, tad kā var darīt savas lietas, kā var darīt savu darbu un kā viņu var mīlēt. Tāpēc viens no otram mācāmies. Jā, bet tas ir patīkami dzirdēt, tā, ka kāds no tevis ir iedvesmojies. Zini, kā es vienkārši paklavēju durvīs, saku uzstāties, es pat negribēju uzstāties. Ja man tādas domas bija, es domāju, priekš sevis trenēšos. Nu, tādi cilvēki saka, ka tu dari tādu lietu, domāju, tad neko es nedaru, es vienkārši eju treniņos un es vienkārši uzstājos, kamēr varu. Jā. Nu, paldies jums, jā, es nemāku pieņemt komplimentus, jo man tāds labi. Paldies, paldies. Bet, kungi, mums ir jautājums, ko es droši vien uzdodu katram, un tas ir par 3 mūsuprāt skaļākajām cīņām, kas būs 11. oktobrī. Nesaka, ka jūsu cīņas nav skaļas, bet ir cīņas, par kurām vismaz pagaidām runā vairāk. Zaurs Džvādovs pret Akramu Belmeki. Jūsu domas. Ja šau sāksim ar tevi, jo tu ar Zauru esi ļoti labās attiecībās un savulaik pat esat trenējušies kopā. Jā, mēs ilgus gadus bijām treniņu kolēģi, bet pēdējos gadus es tikai skatos, kā Zaurs trenējas un ko viņš dara no sociālajiem tīkliem. Jā, tā jau ikdienu viņu neredzu. Es domāju, ka Zaurs ar savu stilu paņems to cīņu. Tomēr Zauram tas stingrs, tāds bloks, stingrs sitiens un Belmeki, es domāju, viņš nav līdz priekš Zaura. Tas ir manas domas, es varu kļūdīties. Bet es domāju, ka Zaurs paņems un principā cik ciets ir Zaurs un cik ciets ir Belmeki, es domāju, ka Zaurs krietni augstāks. Ievgeņi, tu joprojām trenējies ar Zauru Džvādovu? Dažreiz. Nu kā, man bija, mēs filmējam arī to Instagram saturu priekš manam Instagram, lai sekotājs dabūtu. Priekš auditorijas. Priekš auditorijas. Un, mēs filmējam, un tas bija vienīgā reize, kad mēs trenējamies kopā, ko es varu pateikt par Zauru, ka viņš ir ļoti pieredzīgs, viņam ļoti daudz pieredze, viņš ir tehniski meistars, un viņš ir spēcīgs. Dēļ tā viņš paņems to jauno spēcīgo kickbokseri, bet Zaurus ir labāks par viņu. Zaurs Džvādovs vai Belmeki? Es domāju, Zaurs Džvādovs. Tur pat nav komentāru. Jā, Zaurs Džvādovs. Es domāju, ka tu uz to pašu virzienu. Protams. Kāpēc Zaurs Džvādovs ir tik unikāls un tik spēcīgs, ka jūs tik Tad būs pārliecināti? atbildi uz tavu iepriekšējo jautājumu, kā man ir laiks. Es godīgi pateikšu to pretinieku, nezinu. Man ir kauns par to, bet, diemžēl, kaut kas ir jāziedo un ir informācija, kuru man slīd rītīgi garām. Bet tu zini, kas ir Zaurs Džvādovs? Viennozīmīgi, es zinu viņa attieksmi un esmu tikai pa viņu. Jā. Ir vēl viena cīņa, kas ir uzdod ļoti daudz jautājumus. Kurš tad uzvarēs? Pieredze vai maksimālisms? Nevar teikt, ka jaunības maksimālisms, jo Arturs Kabarnieks vairs nekāds jaunietis nav, bet viņa tas maksimālisms un tas spurts, kādu viņš uzņēmis, ir iespaidīgs. Un viņam pretī stāsies MMA leģenda, neviens cits kā Gilberts Aivals. Igor, tavas prognozes un tavas domas, vai Arturs paņems veterānu, ļoti cieto veterānu, vai tomēr Arturam, kurš iepriekš nav cīnījies ar tādu līmeņu sportistiem, būs sarežģīti? Es gribu redzēt, kā viņš uzvar, jā, jo Arturs ļoti arī trenēs, nepavēlt viņš tur, kur viņš ir, tādas cīņas viņam atnāk. Un, es domāju, ka viņam ir jāuzvar. Jā. Es nedomāju, ka veterāns tā gatavojas, labi tur pieredze, bet es neteiktu, ka Arturs uzvar ar kaut kādu tur tikai spēku vai enerģiju. Viņam arī ir tehnikas un diezgan labas, un viņš ar viņām izceļās, man liekas, pat tāpēc priekš viņu, viņš izskatās ļoti labi. Un tāpēc es domāju, ka tur nepietiks viena pieredze uz kaut kādu pieredzi. Jā. Skatīsimies, ļoti interesanti, kā tu vispār to iesāki. Man likās, ka tu īsti nezini, kas ir Gilberts Aivals. Man mazliet noraksturoja viņu, un es domāju, ka ir gana, lai saprastu. UFC čals cīnījies daudzās augstākajās. Tad esmu redzējis viņu cīņas. Jā, 100%. Tas ir čals vienīgais, kurš ir nakautējis tiesnes.
Varbūt es pat zinu. Tāpēc mēs arī organizatoram prasīju, un viņam prasīju, vai būs nodrošināta apsardze priekš tiesneša. Viņš teica, ka varbūt par to jāpadomā. Varbūt pietuks ar Arturu. Jā, varbūt Arturs viņu noslēdīs. Es ceru. Tev liekas, Arturs tur visādi sakārtās? Jā, īstenībā es tā arī domāju, kā Igors. Par to, ka tas veterāns, viņam būs grūti pret jaudīgo, tehnisko, cik viņi no Latvijas. Bet paskatāmies iepriekšējās 3 cīņas, kuras aizvadījis ir Gilberts Aivals, kur arī bija džeki, jaudīgi, neslikti, arī ne tie paši vecākie, un viņš vinēja tās. Cik sen atpakaļ tas bija? Manuprāt, 2-3 gadu atpakaļ. Jā. Es īstenībā neredzēju. Es ievadīju to YouTube viņu uzvaru. Un redzēju kādu ļoti, ļoti senu cīņu. Varbūt 15 gadu atpakaļ. Var tā būt? Tādas arī viņam ir. Viņš ir ļoti sen šajā sporta veidā. Jā, es domāju, ka tomēr mūsu tikstonis vinēs. Skaidrs. Tavas domas. Arturs Kabarnieks, Gilberts Aivals. Es nezinu. Es domāju 50-50. Kā vienmēr 50-50. Bet uz kura tad pusi tu vairāk? Kabarnieks vai Aivals? Latvija vai Nīderlanda? Latvijā. Skaidrs, ka Latvija. Kā tad savādāk? Vjačslav, es to droši vien to pašu jautājumu arī uzdošu, un gan jau tev līdzīgi būs atbildi, bet varbūt paraksturo, kurš kur un kā tavprāt tā cīņa beigsies? Neparaksturošu. Ne? Nē, tāpēc, ka man nav ko pateikt. Es domāju, es neskatījos tā Gilberta cīņas tiedot, jā. Es neskatījos viņa cīņas, kā Evgenijs teica, vecās cīņas kaut kādas redzēju, bet es nevaru nokomentēt, kā viņš tagad uzstājās. Tad teicam, 2 gadus atpakaļ viņš vinēja tur 3 cilvēkus pēc kārtas, vai ne? Prieks par viņu. Es domāju, ka Kabarnieks paņems. Jā, bet kas ir galvenās atšķirības šiem džekiem? Pieredze, protams, un Gilberts Aivals, ar ko atšķirsies no Arturs Kabarnieka. Gilberts Aivalam vispār uz ķermeni nav neviena brīva vieta, viņa visu ķermeni klāja tetovēja. Tas ir smagais vārds pareizi. Viens sitiens. Protams, var izšķirt. Bet Arturs Kabarnieks nekad nav cīnījies ar pieredzējušu sportus. Viņam ir, tāda līmeņa nav cīnījies. Arēna Rīga arī priekš Artūra ir pirmoreiz Sievamā arēna pielabošu. Tu atceries pats savu pirmo reizi. Vai tas ietekmē? Tāda liela auditorija, liela arēna var ietekmēt viņam kaut kādu sniegumu? Vai tas uz tādu Artūru, kurš arī gana dūžs džeks ir, varētu neietekmēt? Cilvēku Artūram pajautāt īstenībā. Mēs vēl pajautāsim. Varbūt tu jau pajautā. Es nezinu, cik viņš ir dūls un kā viņš par to pārdzīvo visu. Es varu pateikt no savas puses, jā, tas ietekmē, bet ja tu teici, viņš ir dūls, tad visdrīzāk viņam būs vienalga. Tā kā Neitam Diezam kaut ko saka, jā. Mēs vienkārši darīsim savu lietu. Es domāju, ka viņu tas baigi neietekmēs. Pēc taviem vārdiem, ja tu saki, ka viņš ir dūls. Viņš ir dūls? Labā nozīmē? Jautājumu nav viss. Toreiz dūls kaut kad bija jaunībā. Es nekad nebiju dūls. Bija? Es biju pārāk tieši inteliģents. Man tieši otrādi bija. Ja es būtu dūls, man būtu visas Tu neesi tāds pats piezemētākais, jā? Es biju inteliģents. Tu pēc manām cīņām paskaties, paklau. Tu redzēji kaut kādu hausu manās cīņās? Labi, bija vienreiz varbūt. Bija? Varbūt 2. Tomēr pats atcerējies, kaut kas, jā. Labi, tā cīņā ar Čoru tas bija hauss savā ziņā. Kaut gan arī tur īstenībā bija diezgan tehniski, taktiski. Vienīgais, ka pēc tam vēlējos raundas aizgāja viss tāda kā kauteņa bārā. Bet tā bija ļoti laba cīņa. Tā bija. Kā izskatījās? Bārā nekas tur nebija. Bārā nebija. Draudzīgi, jā? Tas šī cīņa, kur bija 4 vai 5 raundi? 4 raundi. 4. Pa Eiropas jūs. Tur pēdējais rauns bija tāds. Bet tavs pretinieks pēc tam aizgāja uz Gloriju. Pagā, tu gribēji man atbildēt Kabarnieks vai Gilberts Kabarnieks? Kabarnieks, jā. Ejam tālāk. Zuds vai Zīle? Zuds. Jā, tu man saki. Es vienkārši, tad pamatot. Paklaus, zini, kā pamatot, ko man pamatot. Tas ir arī smagais svars, tur kurš sitiens var kaut ko nopietnu izdarīt, jā. Zīle tehniski ļoti labi strādā. Zīle turēs distanci visdrīzāk, jā. Zīle boksēs daudz gudrāk, jā. Bet tas ir zutis, viss kaut kas var notikt. Viņš var vienkārši mesties virsū, Zīle var kaut ko neieraudzīt. Šai te gadījumā es vairāk pa hausu nekā pa tehniku. Tu domā, ka Zuša hauss varētu uzveikt? Es domāju, ka varētu būt. Zīles... Zini kā, vismaz tas būtu interesanti, vai ne? Jā. Tev liekas, tas būtu interesanti, vai tā varētu izskatīties hauss pret tehniku, vai tomēr kaut kas savādāk? Man liekas tā, ka Zīle ir pārāk spēcīgs, viņš tik liels, un viņam sitiens būs ļoti spēcīgs.
Grūti pateikt, bet es domāju, ka 60% Zīle. Tomēr Zīle. Jā. Man tā liekas, ka tehnika viņam palīdzēs to spēku pielietot pareizi pret Zuti. Bet Zutis viņam vienalga, viņš iet virsū visu laiku. Viņš var cīnīties ar jebkādu bokseri un respekt viņam par to. Un šī būs interesanta cīņa. Tu gribētu vienreizēt, tā ir no tavām, top 3 cīņām, tā ir kurā vietā varētu būt no tām, ko tavuprāt ir jāredz? Nu, tavu cīņu skaidrs. Nu, protams, jā. Tā ir loģiski. Tas, jo Zaura cīņa tas būs pirmā vieta, un to cīņu es labprāt otrā, trešā vietā. Jā, top 3 aiz manēs. Nē, par savu es vispār nerunāšu, lai cilvēki runa par to. Okay. Es nerunāšu. Tas ir pareizi. Ko tu saki? Tas ir pareizi. Pareizi. Ko par savu cīņu runā? Tieši tā. Tāpēc mēs parunājam par tavu cīņu, par viņu cīņu un tā tā. Igor, bet tu gan esi, kā saka, tas, kurš gatavs padalīties savu viedokli, vai būt plašāk, Kristaps Zīle vai Kristaps Zutis? Nu, tā kā man par kurš uzvarēs, vai par kur es balsoju? Nu, tu vari pateikt, par kuru tu atbalsti, kā tev liekas, kurš uzvarēs? Tad bišķi savādāk būs. Nu, man liekas, ka būs neizšķirts. Ļoti liela iespējamība, ka būs neizšķirts. Tu ar tiesnešiem esi jau runājis? Es nezinu, viss kaut kas var notikt, varbūt lēmums nevarēs tikt pieņemts. Es taču jokoju. Es nezinu, viss kaut kas ir bijis pareizi. Bijis? Bet kas varētu būt? Es varu tikai minēt, kas vēl varētu būt. Nu, viņi jau ieradīsies abi. Būs. Un tad es domāju, ka neizšķirts. Neizšķirts? Nu, tie būs, iedomājies. O, jā. Tad nākamā cīņa atkal pēc kāda laika. Jā, arī neslikti. Vai ne? Jā. Bogdan. Nu, tavas domas. Nu, es domāju, ļoti grūti cīņa. Es domāju, Kristaps Zutis. Viens no Kristapiem būs. Bet kāpēc Kristaps Zutis? Labāk tev patīk? Man patīk, viņš boksa. Ja? Jā, viņš strong. Viņš strong. Un Zīle arī strong. Tā būs ļoti lieliska cīņa. Un, ne tikai Kristaps Zīle, ne tikai Kristaps Zutis ir spēcīgs sportists, kurus zina Latvijā visu, un ne tikai Latvijā arī šos 4 kungus ļoti labi zina, un tie, kas varbūt ir piemirsuši vai joprojām domā, cik viņi ir jaudīgi, atnākam, tiekamies 11. oktobrī Xiaomi arēnā, un jūs redzēsiet, šie čaļi neliksijoties, jo tie ir top atlēti ne tikai Latvijā, bet arī ārpus Latvijas robežām, tāpēc tiekamies arēnā. Un gaidām un baudām skaisti cīņu. Sen Xiaomi arēna tik jaudīgi sportisti uz viena ringa nav bijuši. Un 11. oktobris King of Kings mūs pārsteigs ar tiešām ļoti skaļiem mačiem gan pēc MMA, boksa un kickboksa noteikumiem. Un šodien turpinām šo sarunu sadaļu, un man blakus ir 2 MMA cīkstoņi. Arturs Kabarnieks, sveiks! Rāgdars Džigurs. Čau, jā. Un, protams, Kristaps Zutis un Kristaps Zīle. Kā man tev pieteikt? Bokseris, kickboksers, influenceris, šovmens? Darēs vienkārši Zutis. Kristaps Zutis no Sabilas. Kristapam Zutim šī būs kārtējā topa cīņa, gribētu teikt arēna Rīga, bet Xiaomi arēna, bet ne pret to pretinieku, ar kur tu biji plānojis cīnīties. Tu biji plānojis cīnīties ar Juri Zundovski, revanša cīņa, pretinieks nav. Kas par iemeslu? Kāpēc ir pretinieku maiņa? Jurīts ir kā tās kuts kādreiz 90. gadu pagalmā, kur tu 10 pavicini un viņi uzreiz aizskrien. Attiecīgi viņš piekrīt startēt kaut kādā citā cīņu šovā pirms koka, līdz ar to tā cīņa ar viņu izpaliek. Un šitā ir pēdējā reize manā dzīvē, kad es viņu pieminu, jo viņš nav īsti pieminēšanas vērts. Tāpēc to lapus mēs esam aizvēruši, lai viņam veicās tajās frīku cīņās, kur viņš tur piedalās ar tiem bombzīšiem, kas tur būs, un mēs ejam tālāk. Un man bija piedāvājums cīnīties ar Kristapu Zīli. Kristaps Zīle priekš manis, un es domāju, ka priekš liels daļas Latvijas ir cīņu sporta leģenda. Pirms es piekritu piedāvājumu, mēs viņam sazvanījos un pieņēmām tādu abu kopā lēmumu, kad tīri sportiskās intereses pēc mēs
iekāpsim ringā. Un tas man ir daudz patīkamāks pretinieks nekā tas imbicīls. Un nav tāds mentālais, varbūt kaut kāds pressures uz emocijām. Vairāk ir tieši uz to, ka ir ļoti labi jāsagatavojas, jo ļoti spēcīgs pretinieks un noteikti spēcīgāks nekā tās klauns. Tā kā esmu ļoti gandarīts par to iespēju, ka varēšu ar viņu kāpt vienā ringā. Vai tu biji gaidījis, ka Kristaps Zutis tik atzinīgi tev novērtēs? Spēcīgs pretinieks, titulēts, pazīstams sportists, kāds tu, protams, arī esi. Tāpēc, paklausies, atvaino, Zutis nekad nedirš. Zutis vienmēr saka tā, kā ir, un es jau neko pa viņu nesamiloju. Tā, tu nesaki tagad, ka tu Zutis lien dirsā vai vēl kaut ko. Tā ir milzīga atšķirība. Es tā neteicu, tā ir pilnīgi atšķirība, kā tu pārtulko šobrīd. Es jau saku tā, kā ir. Ja es tā uzskatu, ja es tā domāju, tad es tā arī saku. Nevajag tur tagad provocēt un teikt, ko tur kāds tur. Nu, Kristap, tā tu to uztvēri, bet turpinot šo tēmu, labi, izvairīsimies no tiem vārdiem, ko Kristaps tā kā uztvēra personīgi. Cīņa pret Kristapu Zuti. Cik tā ir tev svarīga? Zini, kā, ja godīgi arī nebija plānots, ka būs cīņa ar Zuti. Nāca tāds piedāvājums, un zini, kā es jau kā sportists, jebkuru izaicinājums man ir svarīgs, pieņēmu. Un tas ir sports, boksu, pierādīsim, kurš ir labāks boksers. Domāju, Zutim priekšā, kur viņu vairāk cīņas ir bijis, es atkal esmu savā sfērā vairāk. Tā kā, ko sagaidām? Sagaidām uz sevis sagatavoties maksimāli, ceru, ka Kristaps arī būs labā formā un varēsim iepriecināt skatītājus ar labu cīņu. Runāju par gatavošanos, vai starp sparring partneriem būs Juris Zundovskis? Nē. Nu, es tagad dotajā brīdī dzīvoju Spānijā un tur katrs trenējās savā vietā un tur dzīvo savā vietā un trenējās. Tur tā treniņiem nav nekādas saistības dotā brīdī, ka mēs kopā netrenējamies. Bet runājot, kāpēc boks? Jo tu pirms kādu laiku, pirms dažiem mēnešiem teici, jā, tu plāno startēt, varbūt pat noslēgt karjeru Xiaomi arēnā kaut kad gada beigās, bet tad pēkšņi no kurienes atnāca informācija, ka boks, kas noteikti daudziem bija tāds zināms pārsteigums. Nav jau pārsteigums. Man jau būtībā patīk, ja boks arī man ir sirdī tuvs sporta veids. Gan boks, gan taimoks, gan MMA. Es esmu tāds, varētu teikt, entuziasts, tāds cīņas sportu, kas saka, es varētu dēvēt savu eksperts, jo to gadu pieredzi, kāda man ir bijusi dažādos cīņas sportos. Un man arī izaicinājums. Man patīk jauns sporta veids. Es mācos no jauna, es kaut kādā ziņā sev kā sportists pilnveidoju. Man vienkārši patīk cīņas sports, man vienkārši patīk cīnīties. Tā ir mana lieta, tā man sirdslieta jau vairāk kā 20 gadus. Vienkārši es daru to, kas man patīk, un tas ir arī galvenais. Man vajag tā, lai es ejot uz treniņiem, lai es gūtu baudu no tā visa procesa. Un šajā gadījumā ir. Man ir cīnīties mājās divkārši prieks, jo es dotajā brīdī dzīvoju Spānijā. Tā kā nepacietību gaidu cīņas šovu. Kāda būs formula? 4 pa 3 minūtēm vai kaut kāds savādāk? Jā, redzēsim, nāks tuvāk. Tad gan jau, kad sarunās, mums tur tā līdz konkrētā formula 4 pa 3, 3 pa 3, tā redzēs. Tur nav, tas nekādas lomu nespēlē šajā sakarā. Kā tev ir izdevīgāk? Kā tu redzi sev? 4 pa 3 vai pa 3 pa 3? Man izdevīgāk būtu laikam 4. Nu kā izdevīgāk? Zini kā, it kā kickboksā tajā pašā laikā ir vienmēr bijis pro kickboksā ir 3 raundi pa 3 minūtē. It kā ātrāk. Boksā ir mazliet, nu jā, jau ir arī boksā ir cīņas arī 12 raunos. Un, protams, vienkārši ir attiecīgi, jo mazāk rauna ātrāk ir jāstrādā. Teiksim, vairāk rauna, tad to pirmo var izpētīt. Un tas ir tāds tehniskās lietas vienkārši. Bet tā, tur 3 raundi, 4 raundi, 6 raundi, viss ir ok, viss ir izdarāms. Tu jau sākumā minēji, ka Kristaps Zutis ir progresējis pēdējos gados, daudz pieredzes ir uzkrājis un daudz arī uzvaras ir izcīnījis. Kas, tavuprāt, ir, kā būtu jāuzmanās tieši cīņā, ko varētu sagatavot Kristaps Zutis? Zini, kā bieži vien daudz nenovērtē pretinieki. Jā? Es vienmēr novērtēju pretinieku un neatkarīgi kā varbūt bijusi cīņa kā cita. Man arī tāpatās ir bijis šī labas cīņas, ir sliktas cīņas. Es vairāk dotajā brīdī koncentrējos uz sevi.
tieši domāju par savām lietām, lai es būtu maksimāli gatavs. Un tas arī viss tik daudz nedomāju par pretinieku. Pretinieku, kas varbūt pēdējā posmā tīri tās tehniskās lietas, ko es izpēdu vienkārši un panalizēju vienkārši, jo katrs ir mazliet savādāks. Bet tā baigi nav tā, ka man visu laiku koncentrēs uz sevi vienkārši, lai es būtu maksimāli gatavs. Kristap, kā tu gatavoji šai cīņai? Lieliski. Līvānos. Viss tas pats pa vecapu. Līvāni, Josifs Kočī. Savādāk nekā ierasts, bet Līvāni un Josifs Kočī, jā. Šajā ziņā tev izmaiņa nav. Sparingi šoreiz būs arī Līvānos. Sparingi partneri, kaut kādi jauni, speciāli. Rozenbergs un vietējie, plus skatījies, mēs paņemsim no Rīgas vēl kādu, kas tur gatavojās arī tur jauno to limbažnieku, kam arī tur būs cīņa. Viņam piedāvāja atbraukt uz Līvāniem. Smirnovs rakstīja, ka grib atbraukt pasparingot mošku. Bet viss kamps būs stroga Līvānos. Es tagad dzīvoju Līvānos, pilnvērtīgs Līvāna iedzīvotājs. Kas ir tāds specifisks Kristapa Zīle repertuārā, kam būtu jāgatavojas vai pie kā tu piestrādā, kas būtu tā kā, jāapslāpē Kristapā, lai tik pie uzvaras? Jāizvairās no sitieniem un jāiesit vairāk droši vien, bet Kristapam, tāpat kā lielākā daļai kikeriem, nevar likt uzsvaru uz āķiem, jo viņi pieraduši tos high kicks bloķēt, un viņus ar āķi ir diezgan grūti aizsniegt. Jā. Kristaps ir bijis Līvānos, trenerim ir kaut kāda informācija par viņu palikusi atmiņā. Jā, sorry, Kristap. Tas bija tā kā speciāli toreiz uzaicinājāt? Viņš pats aizbrauca un neuzaicināja, bet treneris ļoti nopietni piegājis tam, jo treneris zina, kāds ir Zīle un ka tur nopietni jāgatavojas 2 treniņu dienā. Katru dienu peldēties līdz pašam oktobrim. Tāds... Šoreiz arī esmu mēģinājis, bet man nav vispār nekāda personiska šajā cīņā. Tā kā var pilnībā fokusēties tikai uz sevi. Tas arī šobrīd notiek, un tā arī strādājam, darbojamies. Lielākā daļa noteikti pamanījusi, ka tu vizuāli esi mainījis svaru divīziju. Tas ir tā kā apzināti gatavoties Kristapam Zīlēm, ka tu esi palicis, vismaz vizuāli izskatās, ka vieglāks, vai tas ir tikai tāds, vienkārši tāds sakrits? Es biju vēl vieglāks. Tagad katru dienu izdzeru litru alus, lai panāktu Zīles varā. Kāds ir tavs svars? Plus mīnus tāds pats, kad 93 un 95. Man tas svars būtiski baigi nemainās. Arī man plus mīnus 20 gadi jau tas svars ir. Varbūt maksimāls 5 kg robežās ir bijis, jā, bet plus mīnus tur nav nekādas izmaiņas. Tas vienmēr ir formā. Aliņu tu nedzer sanāk? Aliņu? Kā karstā vakarā, kāpēc... Zini kā, viss jau vajag darīt mēri, nevajag arī pārspīlēt, ka sportisti ir nenormāli pareizi. Jā, tu dzīvē var darīt dažādas lietas, galvenais ir viss ar apdomīgi. Es nekad neesmu teicis arī no savas puses, ka es esmu svētais. Un visu vajag vienkārši ar apdomu, un viss ir kārtībā. Arī tur kādu aliņu vakarā izdara vienkārši. Tas viss ir ok. Ragnar, tu arī droši vien jautāts par šo cīņu. Kā tev liekas, kas šajā cīņā ir gaidāms? Starp diviem Kristapiem, Zīle un Zūd. Ko tu sagaidi kā skatītājs? Kaut ko tu pats startēsi tajā vakarā? Es ceru, ka nevienam nebūs tādas pārāk trakas traumas. Es arī novēlu jums netraumēt par trāku viens otru, bet te pašā laikā sniegt mums visiem tādu skatām cīņu. Es to pašu arī gaidu redzēt. Man liekas, būs diezgan aizraujoši. Tas ir jūs prāt. Man bija interesanti paklausīties, ka tu pieminēji, cik raundi būs. Man liekas, tas man liekas, spēlēs diezgan lielu lomu pašas cīņas. Cik mums vajag raundus? Es nezinu, kā kuram laikam. Kuram, uz kuru pusi mēs skatāmies. Bet ļoti interesantu lietu par to traumēšanu, lai viens otru netraumē. Tas vispār iespējams Kristapa Zūtim prasu, jo Kristaps Zūtis ir pazīstams ar savu agresīvo stilu. Vai tev būs iespēja sev apslāpēt, boksēt vairāk taktiski nekā emocionāli ar spēku? Zini kā, tu man tagad saki, lai es saudzēju čālu, kuram ir cīņas glorija, kontrakts ar gloriju, bro. Tur ir, visāk, tu viņam paprasi, vai tu varētu tā maigāks nevis man prasīt. Mēs boksējam tā, kā atļauj pretinieks. Tas ir, gandrīz vienmēr. Mans stils varbūt ir tāds.
Vairāk agresīvs, bet viņam ir garas rokas un tie taisnie to agresivitāti ļoti labi spējas apslāpēt. Tāpēc es domāju, to treniņu cīņas plānu uzliks, protams, treneris uz cīņu un tad jūsim redzēsim. Bet es netaisos neko neapslāpēt, ne dzēst, neko. Es tomēr iekāpjot ringā, lai kāds man būtu respekts pret viņu kā pret cilvēku, kā pret sportistu, kā pret čomu. Iekāpjot ringā, mēs darīsim savu darbu un tur nebūs ne apslāpēšanas, nekas, ja būs iespēja. Un otrs pieļaus kļūdu, tad es domāju, abi no mums būs gatavi to izmantot. Tāpēc domāju, ka tur būs kā parasti tur šeit cīņās. Kā parasti, kad Zuds cīnās, visiem būs interesanti un visi skatīsies. Bieži vien tevi dēvē par, ne dēvē, bet tevi apspriež par to, ka tev it kā nav spēcīgs sitiens. Nav nakautējuši. Nav tā. Par Kristapu Zīli tā saka, jo viņam ir ļoti daudz uzvaras, bet lielākā daļa pēc punktiem. Un šajā cīņā noteikti uz jums liks liela akcenta. Skatītāji gribēs redzēt, tu gribēs, kā jau Kristaps otrs minēja, visticamāk nakautu. Kāds ir tavs plāns? Beidzot, teiksim, parādīt vai apklusināt visus tos kritiķus, ka tu vari, teiksim, nosēdināt pretnē? Es pirmkārt esmu nosēdinājis. Nē, tu skaidrs, ka tas cīņas sekos līdzi, bet zini, kā boksa bija tāds domāšanas sportos, tur ir jādomā, tur nav vienkārši ielas cīņa, ka tu veji, tur nezinu, mahājies vienkārši. Tur ir jādomā taktiski un boksī, jā. Respektīvi, tu jādomā, ja radīsies situācija un iespēja, protams, ka izmantos. Bet tur līdz tā jātiek vienkārši. Un viens, ko tu domā, otrs ir tīri taktiski, kas visi sanāk. Tā kā man pamatā ir mērķis ir uzvarēt. Jūs atbaro no to arī, kad, ja teiksim, 3 vai 4 raundi, tas ir maz priekš boksa. Parasti arī boksā notiek pēdējos raundos tie knockdown. Tā kā skatīsimies, kāda būs situācija. Tā kā galvenais ir būt gatavam un parādīt labu cīņu, lai cilvēkiem ir, kas ir nopirkuši biļetes, lai ir apmierināti ar šovu. Arturam Skabarniekam jautājums, ko tu gaidi no šīs cīņas? Jo es zinu, paralēli tam, ka tu esi labs sportists, tu arī esi gana inteliģents, tieši tu esi informēts par to, kas notiek apkārt. Un visticamāk arī par šo cīņu esi gan informēts un daudz ko zini. Paldies par komplimentu. Neko es gaidu labu šovu no abiem sportistiem. Informēts, es nezinu. Ir pabakstījies ar Zuti, ir pabakstījies ar Zīļuku. Es domāju, ka būs interesants šovs. Tu esi ar abiem patrenējies. Kur tu vari salīdzināt viņus vai kaut ko izcelt? Vairāk man ir bijis ar Zīli iespēju. Ar Zuti baigi maz. Pēc boksa, man liekas, vispār vienreiz ar Zuti es esmu pasparingojis. Tā kā grūti teikt. Es teiktu, ka Zīli noteikti ir kā jau pieredzējušāks tieši ar visu gloriju un vispārējo. Viņš ir sīkstāks visticamāk. Tas būtu mans skatījums. Un Zutis atkal ir, kas iekožās cimdos un iet virsū. Tāpēc es saku, es pareģoju, ka būs skatām cīņu, un tieši tāpat kā Žigurs novēlu, lai nav traumas. Tas traumas noteikti būs vispār, tu esi pārliecināts. Atkarībā kādas traumas. Zila acis vai kaut kas tur bija šī tā. Galvenais, lai nav tās. Vai žoklis, bet nebūs orbitāli kaut kāda. Jā. Salauzt tur kaut kāds plecs, rokas un tā tālāk. Bet es biju ritīgi pārsteigts par šito matchup, kad es ieraudzīju tos, this is something I wanna see. Kāds jau bija, kāda alternatīva, lai mēs tomēr arī jāpārdod, jau arī tās cīņas ir. Attiecīgi, ja tas Mīzels aizgāja pa pieskaru, vajadzēja jau kaut ko cilvēcīgi pareizi. Es zvanīju Zīlēm, pirms es piekritu, mēs runājam pa telefonu. Tā kā normāli kā cilvēki. Lai nav kaut kāds hard feelings, kas saka. Jā, lai saprastu, vai abiem tas ir ok, vai abiem tas dara. Un es domāju, šī varētu būt pirmā cīņa manā karjerā, kur ir kaut kāds tāds sportiskā interese vairāk. Man parasti visas viņas tādas ir, vai nu kaut kādi kosmonauti atbrauc, vai nu kaut kādi šie te fanāti, kaut kādi, kuriem tur patīk internetā airēt. Un šeit es beidzot varēšu izbaudīt to procesu atkal. Un tāpēc es arī atgriezies apakaļ pie saknēm, apakaļ Līvānos, apakaļ grupās trenējos kopā ar bērniem un jūtos fantastiski.
Jā, bet mēs vēl neparunājam par Arturu Skabarnieku, arī šo cīņu. Tāpat tās pieķersimies arī Ragnaram Džiguram. Arī jums ir ļoti lielas, gribētu teikt, ļoti svarīgas jūsu karjerā cīņas. Arturam Skabarniekam pirmo reizi stāsies pretī ļoti pieredzējis sportists. Tāda līmeņa atlēti tu nekad vēl nav cīnījies. Jā. Un tas ir Gilberts Aivels. Super slavens sportists ar mega pieredzi. Kāds ir sajūts, uzzinot, ka tev būs nākamais pretinieks pēc ilgākas pauzes, kas bija saistīta ar savainojumiem operācijām, būs Gilberts Aivels? Kaut kas, kā angliski saka, something that excites me. Iespēja pārbaudīt, kā arī raksta jaunības spēks pret pieredzi. Un es esmu diezgan lielā hypā par šo cīņu. Gatavojos jā, gribu pārbaudīt, gribu redzēt, kur es stāvu tieši ejot pret tik pieredzējušu sportistu kā Gilberts. Kā ir cīnīties pret, tu vēl nezini, protams, to, bet apzinoties, ka nākotnē 11. oktobrī tu stāsies pretī, iespējams, ka vienam no saviem MMA sporta elkiem. Tas ir tāds kā papildus motivators vai tomēr tas ir papildus stress? Stress jau, man liekas, man personīgi vairāk tā stresošana vairāk ir no tā, ka tu esi mājās un kad visi skatās. Un, ja tu brauc kaut kur ārzemēs, man liekas, ka tas būtu daudz mazāk. Tas, ka viņš ir veterāns ar pieredzi un, protams, tas dod kaut kādu savu ekstra to stresiņu, bet ne tik ļoti. Vairāk gribās vienkārši labi sagatavoties un pārbaudīt tās savas prasmes pret kādu, kas to ir darījis ilgāk un vairāk nekā es. Kaut kā tā. Kristaps Zīle, noteikti tu ļoti labi zini, kas ir Gilberts Aivels. Arī viņš sāka ar kickboks, pēc tam pārgāja uz MMA. Ko tu gaidi no šīs cīņas un ko tu gaidi no veterāna, kurš kādu laiku nav cīnījies, kaut gan pēdējās 3 cīņās ir guvis uzvaras, un tagad beidzot pirmo reizi viesosies Latvijā pret mūsu neuzvarēto smagsvaru Arturu Skabarnieku? Es gaidu, kad Skapis vienkārši parādīs labu cīņu. Es esmu pārliecināts, ka Skapams viņu uzvarēs. Es ar to novēltu. Kristaps Zuds, ko tu domā? Uzvarēs Skapis par viennozīmīgi. Nakaut? Zini kā, es tieši šodien sanācu uzmest aci viņam no rīta, kamēr cīnījos ar Bruno Lācu. Tad iegāju Instagramā un tieši ieraudzīju viņu. No sākuma man likās, ka es domāju, ka tik nav tāpat, kā man gāja tur Trako Viljams. Ka tur neatbrauc kaut kāds pasažieris ar maisiņu, bet nē. Tas čuvaks, viņš vēl ir mietā, viņš vēl ir formā, tāpēc es domāju, ka tas priekš Skapa būs tāds, droši vien lielākais izaicinājums līdz šim, bet es esmu redzējis pāris viņa cīņas, esmu nedaudz pazīstams viņa mentalitāti. Es domāju, ka ar labu fokusu un ar adekvātiem apstākļiem apkārt tā būs skatām labu uzvaru Skapim, kas viņam pavērs arī kaut kādas perspektīvā opcijas uz kaut kādām lielākām līgām tepat Eiropā, jo, tas, ja tu saki, viņam vēl 3 pēdējās uzvaras, tas nekas, ka viņš nav startējis. Viņš arī nesēdēja visu to laiku un nedzēra raliņus. Viņš strādā zālē pa treneri. Tik ķeps turēt, tas arī ir treniņš. Tas nav tur ar, es atvainojos, Zicēlu bumberi daudzīt, kā teica tajā Excellences fondā. Tur ir jāšancē un jābūt formā, un tu viss gribot, negribot trenēs. Plus, viņam laicīgi tika paziņots par to cīņu, respektīvi viņš ir arī var pielāgoties saviem treniņiem. Tāpēc es domāju, ka tā noteikti nebūs pasteigta parkā. Bet es ticu viņam un es ticu, ka viņš uzvarēs labi, skatām, skaistā ciņā. Ragnar, kā tev liekas, uz ko jāfokusējas Artūram, lai uzveiktu šo leģendāro nīderlandiešu sportu? Es par to leģendāru neko nezinu. Es šodien atskatījos. Tiešām neko nezinu? Es nezinu, kā viņš izskatās, bet es ko tas vizuālais? Ko tu no vizuālā var nolasīt? Kāds viņš tavuprāt varētu būt kāds īks? Es spriestu par cilvēku pēc vizuālā, tikai viņš vienkārši liels boksamais, bet es nezinu. Viņš noteikti māk arī vicināties. Un cilvēki apkārt runā, ka jā, kaut kāds bišķi crazy esot. Cieta galva esot. Cieta galva. Tas ir pa vēduru.
Vai pa kājām? Viņš baigi līdzīgs tam, kas man trāpījās 35 kg smagāks, kas bija atceries. Es pirmo reizi, kad to bildu, nebūtu viņam tās kolkas tik daudz, es domāju, ka tas ir tas pats mošs, tikai citu pasu paņēmis. Viņš tiešām liels izskatās. Viņš ir ļoti liels. Visu, ko es zinu, kā viņš izskatās. Un tajā bildē viņš izskatās tiešām liels. Tā istorijā, storijas bija lietas, kur bija tavs pretinieks un manējais. Es redzēju. Tur viņš izstījāsīgi tāds. Nu, ja viņš ir tik liels, tad vajag labi. Tu jau arī nesi tāds. Pareizi, jūs sakat, jau arī esi tāds pušels. 120. Nevajadzēs baigi mērķēt, visu laiku varēs trapīt. Tas gan. Bet jā, kas ir interesantākais, tas būs tavs līdz šim smagākais pretinieks. Tu visu laiku cīnījies, vismaz iepriekšējās 7 cīņas ar vieglākiem oponentiem. Šis čāls laikam būs par tevi smagāks. Vai tas tev neliek aizdomāties, vai tam nav nozīme? Es kustēšos. Es esmu kustīgs, un viņš būs smagāks, viņam būs grūtāk panākt mani kustēties. Es esmu diezgan aktīvs. Ar ieskrējienu. Moto. Viņš tikko, es kustēšos, man ir tik atgādināja moto, kā kustēs. Atceries, kas tāds bija, kurā moto? Madagaskars pingvīnos bija tas moto. Tos grudam. Jā, tas beigi mods. Un tu šitā pakustējies, tas moto priekšā. Jā. Nu, pagaidi, es jau nemaz nezinu, kas tur atrod. Viņš esot liels, jā. Nu, viņš ir tāds nomlīgs čals. Ne apaļš kā varbūt. Viņš metīsies, tad sanāk uz smagsvariem, viņam jāmetās būs. 120? Jā. Nu. Vai? Tu jau redzēsi. Jo es tagad atbraucu no Nīderlandes un es atbraucu 114 un baigi ātri te Latvijā tas svars tā. Kā? Jā. Māmas karbonāts? Jā, un zin kā, kad pīčeli vēl ielok un kaut kā tā. Bet tagad mēs brauksim reku nogalē uz Zviedriju, tad tur būs 2 nedēļu gāze, nenormālā, es domāju, tad nokritīsies apakaļ. Es gribu uz tiem 115, man patīk tas svars. Tāds foršs. No tavām 7 uzvarām, 3 cīņās tu izlaidi sitienu. Pirmo sitienu pret pretiniekiem, no kuriem nevajadzēja izlaist. Nu, nevienu jau nevajag. Nu, skaidrs. Bet tagad nāks pretī pavisam cita kalibra atlaides, un par to arī medijos, teiksim tā, komentāros lasu, ja Skabarnieks neizlaidīs pirmo sitienu, viņš uzvarēs. Kā tev šis komentārs patīk? Nu, jā, man patīk, laikam. Bija gadījumi, kad vajag vienu uzņemt. Palikt nomodā vēl. Tas tā labi pamodina. Viņš pamodina. Ir fighteri, kam ir jau tie slow starteri saucamie, kas sāk vēlāk un bišķi atbūni iepīpēt, lai tu pēc tam, panestos. Es baigi negribu no viņa dabūt stūmienu, varbūt kādu tādu glimpsu maziņu garām, bet full on kontaktā labāk izvairīties no tā. Es pie tā arī daudz domāju. Man bija tā roku problēma, un pie tā tiek strādāts arī daudz. Un visu laiku galvā tiek kalts rokas augšā. Un man patīk viņas nolaist lejā. Ko zinu, varbūt nolaidīšu. Aprindās runā, ka Gilberts Aivals pirmās 3 minūtes cīņas var uzdabūt tādu tempu, kā to darīja savā laikā, tad, kad viņš bija primā. Bet pēc 3 minūtēm benzīns ir tukšs. Kā tu to vērtē, un vai tas nedaudz neliek aizdomāties, ka tomēr šī reize ir tā, kurā nedrīkst nekādas šos sitienus izlaist, lai nevis tev sapurnāt, lai nedod Dievs, kā saka, cīņu nepagriezt tajā virzienā, kā vajag? Protams, jā, nebūtu jau vēlams dabūt nekādas sitienus, bet ja viņš tā dara, good for him. Gāzējam kopā. Kā tev ir izturība? Jo īsti jau tu nekad neesi testēts. Tev pirmajā raundā viss beidzās. Zālē mierīgi var darboties 5-6 raundus pa 5 minūtēm. Uz 6. ir grūti jau. 6. raundā jau gribās bišķi izvēmties, bet... Abi Kristapa ir ar tevi sparingojuši. Kristapa Zuds. Kā tu vērtē viņa izturību? Nevērtēju. Jābūt lielākam kompetences līmenim, lai vērtētu. Mēs esam tur pāris reizes darbojušies. Man grūti spriest par viņu izturību, bet atceroties sev pie tiem 120 vai 115, kad man bija... ir tā izturība, viņi ir vienkārši lēnāk. Savādāk, jā. Tu, kad ieej, tu tiec iekšā, tu tiec pāri tam pirmajam nogurumam. Tieši man tagad, kad es esmu mazāks svars, man ir lielāka izturība, bet es nav vairs tā. Tu tiec un tā otrā elpa, kad atnāk, tad tu vari noturēt to vilcienu taisnu, tā kā turēt. Vēl tagad, kad tas svars ir mazāks,
Tagad, kad tu uzēji līdz tam pīķim, kad tev sāk iet lejā, tad grūtāk ir atkal pacelt augšā. Bet tad, kad es biju tādā svarā, tu aizēji, tad tur atkal tas pulss tur vai kas tur nosēžos, un tad tu vari maukt tādā tempā. Es boksā, man tur bija vienalga. Es atceros, boksa akadēmijā, tur vispār pa 30 raundiem, kādos sparingos, kur mēs tur taisījām pa 100 raundiem. Tu vienkārši ieej tajā automātikā, un boksā tas ir savādāk, MMA tas ir krietni savādāk, jo boksā tev viena motorika, tad MMA tev ir uz grīdas, pārteris, kliņš un viss tas vairāk, respektīvi tev ir arī jātrenē vairākas tās izturības, tev nepietiek tikai ar vienu. Jā, tu stoikā, pieņemsim, stāvēt ritīgi. Daudz raundus tev nomet pie zemes, tur Khabib stilā un viss tā tavu enerģiju. Jā, to es varu ļoti labi pateikt, kad es gatavojos MMA cīņām. Kamēr viss ir stājā, tikmēr tu norma, tu domā 12 varētu tikko kā tu tiec zemē, tā tur ir 30-40 sekundes. Ja tu vēl nelīdz, es domāju, protams, tev tā pieredze ir lielāka un labāka, bet ja man ir jāsāk, ja es sāku uz grīdas, un pa grīdu uz grīdas vēl tā, bet ja tu sāc kājās un pat tu dabūs grīdas, tad ir, kā teica mans obs, dirsā mat. Jāpina bizes. Jā, labi, mēs pieķersimies Ragnaram Žiguram. Tev arī ļoti spēcīgs pretinieks. Ragnars Žigurs, tie, kas varbūt nezina, tas ir sportists, kurš savu profesionālu karjeru uzsāka 36 gados, jeb vecumā, kurā bieži vien beidz karjeru. Un Ragnars ar to ir vienkārši leģendārs, un nedomājiet, ka viņš ir švakāks par jauniem. Viņš vienkārši spridzina. Viņš visus slēdz ārā. Pirmais rauns, pirmajā cīņā tur bija 2 raundi, bet tas čals knapi izdzīvoja. Viņš teica, ja būtu zinājis, ka viss būs tik grūti, viņš pirmajā raundā būtu padevies. Un tas sekas kāds būtu. Tev būs pretī sportists ar gloriju pieredzi. Arī ļoti labi zināms no Brazīlijas Mineiro. Kā tu gatavojies šim mačam, vai atšķirās tā gatavošanas process kā no iepriekšējām cīņām? Pati gatavošanās neko neatšķirās, bet iekšā jūt lielāku apetīti. Tad vilkmi uz treniņiem. Un bišķiņ ilgāk gribās palikt treniņos. Un, kad vajag pabeigt uzdevumu, tad iekšā kaut kas dzen vēl uz priekšu. Davai vēl padzeram. Kaut kā tā. Bet kas ir mainījies? Jo vienmēr par tevi viss arī saka, ka viņš visātrāk ir treniņos un pats pēdējais aiziet prom. Tu saki, ka gribās vēl ilgāk palikt. Vēl ilgāk tu paliec. Kamēr uznāk miegs. Ja būtu iespēja līdz vakaram. Bet ir kaut kāds savādāk, tu gatavojies, varbūt kaut kāds citi spārīņu partneri, jo zināms, ka Mineiro ir vairāk sitienu tehnikas piekritējis, bet tu vairāk asociējies ar, cīņu partnerā, kaut gan, ja paskatās, kā tu esi uzvarējis, tu arī uzvari ar sitienu, kas ir daudziem bija pārsteigums, kaut gan Latvijā visi zināja, Ragnars sist prot. Ja par treniņu sagatavošanos, nebija līdz galam pārliecības, kad viņš tieši būs man pretinieks. Es gatavojos jebkam un mēģināju uzņemt no sākuma spēku. Tagad ir skaidrs, kas man ir pretinieks. Viņš diezgan eksplozīvs ir. Bet tagad es sākšu arī strādāt vēl vairāk uz eksploziju. Lai gan arī iepriekš treniņos gatavošanās laikā es arī vingrinājums veids, kas specifiski uz eksploziju bija domāta un rotēšanā. Bet es domāju, ka es mēģināšu, man ir apņēmība būt vēl eksplozīvākam par viņu. Kaut kā tā. Pārsteigt viņu viņa spēlē. Rodrigo Ferreira, jeb zināms kā Mineiro, viņš ir, gribētu teikt, enerģētiskais vampīrs. Un iepriekš to ar tādu tipu sportistiem neizticies. Respektīvi, ko es gribu ar to pateikt, viņš vienmēr ir ļoti agresīvs jau sākot ar svēršanas procedūru. Viņš var kaut ko rupīgi pateikt, var pagrūstīties. Vai tu esi gatavs kaut kam tādam, jo zinām, ka tavs psiholoģiskais raksturojums ir tāds, ka tu mierīgs, nosvērts un uz tādām, teiksim tā, ekscesiem nekur neiesaisties, bet saprotu, ka iespējams, ka būs jāiesaist. Viņš var mēģināt kaut ko izprovocēt, bet vai sanāks? Šaubos. Kristap, tu esi daudz arī trenējies kopā ar Ragnaru. Es kādreiz redzējis viņu dusmīgu? Paldies Dievam, ne. Tad Dāliņš Veronikā nav.
Kas nav? Kad Veronikā nav Valiņš, tad Bet bija. Bet ir Viņi sadabūja. Jā, bet tu esi vispār bijis kādreiz tāds noskaities? Tu pats sev atceries pēdējo reizi noskaitušos par kaut ko? Jā, un vēlētos aizmirst to. Tas bija sen? Es mēģināšu neatcerēties. Okay. Bet runājot tālāk, mēs jau runājam, pieskārāmies abiem Kristupiem, ka tā ir top cīņa un tā tālāk, jo mēs apmēram tā kā jau par rezultātiem parunājam. Arturs Kabarnieks pret, mēs nenoskaidram, mēs vienkārši līdz galam, Arturs Kabarnieks pret Gilbertu Taivā. Kurā raundā beigsies cīņa un kurš uzvarēs? Protams, tu jau pateici jau savu, tā kā uz ko nostāju. Manuprāt, Arturs var iet. Cik viņam 3 raundi būs paredzēti? 3 raundi 5 minūtes. Pirmajā varbūt mazāk procenti, kad uzvarēs. Kaut gan 50-50. Un ar katru nākamo raundu, ja procentuāli skapim iet pārsvars. Kurā raundā tu gribi savu pretinieku finišēt? Es nedomāšu par raundiem. Man patīk, ka tie komentāri vai arī izcelti tā cīņa, kad haosu pret mieru. Jā. Pārbaudīsim, kurš lielāk hausa ringā varēs ielikt. Kristap, tavs viedoklis, kā beigsies cīņa? Ragnars Žigurs pret Rodrigo Minēra. Ragnars uzvarēs. Tas ir tāpat kā sērkots viņu iemest upē un cerēt, ka viņš to turpinās degt. Nav nekā, ko Minēro manās acīs varētu izdarīt tādu, lai viņš izsist no sliedēm Ragnaru. Mēs visi zinām, ka viņš var iesist un ka viņam ir tā ekskluzivitāte. Un, zinot tavu kompetences līmeni cīņas sportā, es domāju, ka tur neuzrausies uz stulbu ceļu, ejot viņam kājās šitā te, vai arī uz viņu tiem rolu kikiem. Tā kā, es arī domāju, ka pirmā raunda varbūt Ragnars viņu paspēlēsies kā kaķis ar peli, bet Minēro nav tāda izturība. Un tad, kad viņam beigsies tas viņa pirmais sprints, tad Ragnars neļaus viņam atjaunoties. Jo Minēro vēl ir tas prikls, ka viņš atjauno. Viņš tev strādā, viņš izspridzinās, un tad viņam arī ieiet, viņš par tām sliedēm var iet, bet tad no tās bedes ir kaut kā jātiek ārā. Un tajā momentā, kad viņš būs lejā, zinot Ragnaru, zinot viņu stilu, mēs visi esam redzējuši viņa cīņas, tas ir purvs, no kura viņš netiks ārā. Brazīlijā, man liekas, nav baigi tādu purvu, tāpēc viņš viņam te parādīs tādu ritīgi ķemeru līdz, vai kā tur centīšos. Kristupam Zilēm ir ļoti daudz pieredzes gan MMA, gan boksā, pat greplingā, kickboksā, par to mēs nerunāsim. Kā tu saskati, kā tu redzīji to cīņas gaidu, kāda varētu attīstīties cīņās ar Ragnaru Žiguru un Minēru? Zikā, jā, tā kā Zuds minēja pirms tam, Minēro viņš eksplozīvs, bet tā pašā laikā viņš izšauja, bet viņam pietrūkst benzīns. Bet Ragnars sagalīja tāds sīvs, tāds sīksts. Un tā cīņa, kurš redzēja, kad, ja nemaldos... Mēs tur kopā bijām Lietuvā. Jā. Tad, kad viņš to cēla, viņš arī tas čuks dominē, vienkārši skrēja viņam kājās, viņš izlec ar cēlu. Viņš var iesist no kuras pozīcijas, viņš met uz kūleņus, viņš visu, bet tas ir Ragnars. Tas nav tur... neapvainojas Artūrs Leisāns vai kāds no čaļiem, kuriem ir relatīvi lielāka pieredze, bet šis čalis ir tikai klīns, viņš ir nestricināms. Tā mentalitāte ir tāda, no kuriem mums visiem droši vien vajadzētu no viņa mācīties gan to, kā cīņās saglabāt mentalitāti, gan to, kā pirms cīņas, gan to, kā gatavoties, kā pieiet lietām, kā redzēt lietas. Es gribētu būt tik vietas, kā ir viņš tajos jautājumos, ne tikai, kas attiecās uz pretinieku izvērtēšanu un tā. Un tieši tāpēc man par Ragnaru man ir vismazākās bažas, jo es saku vēlreiz, tas ir sērkots viņš Abavā, kurš tur neizdzīvos un nodzisīs diezgan ātri, manuprāt. Paldies. Jā, tu vēl neesi izteicies par šo cīņu. Uz to pašu pusi jau var iet. Ķemēra purvu starterpaka. Aizsūtīs viņu Bruklenēs. Sagatavoties kaut kam tādam, kāds ir Žigurs, es teiktu, ka ir baigi grūti, jo viņš tāds unikāls fenomens mums ir Latvijā. Tas, ko tu sparingos, kad viņi jāsparingoja, tur ļoti bieži nesaproti, kas viņam jādara. Tur ne tikai nesaproti, kas viņam jādara, nesaproti, kas notiek. Es tikko sāku trenēties, un tam man bija kaut kāda pirmā reize Žigurs, un man likās, what the fuck, kas jādara? Vienkārši nevar sagaidīt, ka tas rauns beigsies, lai es eju pie nākamā, un
Jā, bet nu jau ir, tagad es neesmu atkal viņus paringojis. Mums vajadzētu īstenībā pasparingot. Rīt. Jo tad, jā, rīt. Jo kā sanāk? Tu kaut kad biji atnācis, kad tu nebija trenējies, un es biju atkal trenējies, un tad pirms tam bija atkal, kad es atnācu tikko bez mazvai. Tad tagad vajadzētu, jā. Jārunā atkal, jānāk runāt, atkal būs tieši par to sparingu. Es atceros, man bija zāle kādreiz, un tad, kad Džigurs ar Skrīveru graplingoja, tad es sēdēju popkornu grauzu un skatījos. Man sapulcis bija, saka, pagaid atliekam, jo vienkārši, tas, ko viņš tur taisa un tas, ko viņi tur abi ar milzīgu pieredzi, tas ir ļoti interesanti. Tāpēc es saku vēlreiz, Džigur cīņas ir tās, uz kurām jāiet, kuras jāskatās un kur vienmēr ir ko redzēt. Bet jā, mans predikšanas ir, kad viņš viņu vienkārši noslāpēs. Apēdīs. Apseks tā kā degošs televīzija. Sērkots viņš abavā. Jā. Saka latviešu sens teiciens, ka nav pieklājīgi aprunāt tos, kas nav mums blakus, bet tā sanāca Zaužģivādos pret Akramu Belmeki vakara galvenā cīņas man šeit pēc šī saraksta. Noteikti jums ir savs viedoklis par šo cīņu, jo tā ir cīņa par pasaules čempionu jostu un Zaužģivādos. Ir jums visiem labi pazīstams, kāds ir sparingojis kopā, kāds ir vakariņojis kopā, kāds ir kaut kādā citā veidā saistīts. Kristaps Zuds noteikti ar Zauri ir arī bijuši Taizemē, teļu nometnē, kur tik nekur, un es domāju, ka tev ir savs viedoklis par šo cīņu, jo daudz saka, ka Belmeki ir viens no reālākajiem sportistiem, kas varētu pārtraukt Zaužģivādovu uzvaru sēriju. Lai pamēģina. Lai viņš pamēģina. Esmu diezgan trenējies ar viņu klubā, mēs esam bijuši Taizemē. Tāda darba ētika un tāda profesionalitāte, kāda ir Džavādovam, nezinu nevienu citu otru tādu. Skrīvers arī ir ļoti, bet ar Skrīveru varbūt nav sanācis tik daudz kopā būt treniņos. Zauram, jā, tā būs grūtāka cīņa nekā iepriekšējās. Kaut gan ar Gruzīnu arī viņam nebija viegli. Jā, pieredze pret jaunību. Man liekas, tas Belmeki Marokāns kaut kāds, jā. Marokāņi izcelsmes. Jā, tie Marokāņiem drausmīgi ciets galvas, netic man papras būmēstaram. Bet atkal Zaura pieredze un tas, ar ko viņš kopā trenējās, ar kādiem džekiem kopā viņš tur Emirātos vai Taizemē, kur viņš to kempu šoreiz aizvadīs strādā. Viņš būs gatavs jebkādam scenārijam un manuprāt, pārāk liela ažiotāža tam Marokānim. Es nedomāju, ka viņš baigi kaut ko varēs parādīt pret Zauru. Kristaps Zīle ir vairāk kārt trenējies ar marokāņiem, cīnījies ar marokāņiem. Kāds tavs viedoklis tieši pret šīs nācijas pārstāvjiem? Starp citu ar Belmeki mēs vienā klubā trenējamies Norvēģijā. Tev viņš ļoti labi pazīstams. Jā, es daudz reizes viņus paringos, zinu, pie kā treneri viņš trenējās. Zini kā, būtībā es īstenībā esmu viens no tiem, kas viņu sākumā gribēja ierunāt tieši šajā organizācijā cīnīties. Jo es viņu pamanīju, ka viņš bija tāds perspektīvs, un tur vairāk džekis perspektīvu. Viņš ir ļoti paņēmis, mums ļoti labs, senāk, kad es trenējos Norvēģijā. Tur ļoti labs treneris tieši par strikingu. Viņam ir tieši tāda holandiešu skola. Tas tieši tas Dutch kickboxing. Zini kā, es, protams, būšu par Zauru, tāpēc, ka Zaurs ir savējis, bet viņš ir perspektīvs. Es viņus, Marokāns, viņš ir spēcīgs, viņš ir jauns, viņš ir visu laiku zālē, viņš ir visu laiku mauts, visu laiku trenējās, un tur daudz džeki. Tur arī ne tikai kickboxeri, bet tajā visā džimā ir atsevišķi MMA sportisti. Tur ir tiešām tādi, viņi viens otru baigi motivē, viņi mauc vienkārši. Vai tu piekrīti tam apgalvojumam, ka Belmeki ir viens no reālākajiem oponentiem, kas varētu Zauram sagādāt vislielākās problēmas? Zini kā, jebkurš, es domāju, protams, ka var sagādāt problēmas. Vienīgais Zauram ir, viņš nedrīkst pazaudēt. Protams, viņam ir tas fighter IQ lielāks, bet viņš nedrīkst pazaudēt ātrumu un eksplozitāti attiecībā par Marokānu. Jo Marokāns viņš ir eksplozīvs, viņš ir jauns. Zauram ir reāli tīri, viņš jāpaņem uz pieredzi. Jo viņš ir spēcīgs pretinieks vienkārši. Tur, es domāju, ka tā cīņa būs ļoti tīra no tā tehniskā skatu punkta ļoti skatām. Jo man gan patīk, gan Zaura stils, gan Belmeki stils arī man patīk, kā cīnās un tādi strikeri.
Un tur nāk visādas kā rongas saucamās ārā vienkārši. Nav tā, kas tīri standartā, bet visādi no Bilmeki puses nāk visādi arī haiki, kaut kādi griezieni, kaut kāds, tāds tas piesātināts vairāk, tas strikings ir. Tā kā es domāju, tā arī būs viena no tādām vakara gaidāmākām cīņām. Un es domāju, ka cilvēkiem neliks vilties, es domāju, ka tā būs ļoti laba cīņa. Vai Bilmeki tev nav zvanījis un prasījis kaut ko apjautājis par Zauru, kaut kur ostījies, lai, iegūtu šo informāciju, jo, mūsdienās cīņas sportā ļoti svarīgi ir, jo tu vairāk esi informētāks, jo tev labāk ko tad es pateikšu viņiem, kad Zaurs dzīvo Dubajā un trenēja? Bet tu vispār būtu gatavs, kā saka, par savu latvieti īsti, par savu novadnieku, nenovadnieku šajā gadījumā, savu valsts pārstāvu, tu kā atklāji šādu informāciju? Nē, protams, es Zauru pazīstu jau, man liekas, no pirmsākiem, kas par sāk trenēties. Es teicu, lai arī cik būtu labs marakāns, es būšu tomēr par savējo un atbalstīšu. Bet, protams, ka mans tāda informācija nesagaidīs. Bet mūsdienās jau tā varās internets ir piebāsts un visi jau skatās tieši nevis tik daudz, kā tu trenējies, bet vairāk tieši tavs cīņas stils, kā tu performē cīņas laikā. Vispār man liekas, ka visa fight card būs tāda nopakota, diezgan jaudīga. Ja mēs ieskatāmies šajā sarakstā, tad es gribētu teikt, ka ne gandrīz visa, bet vispār cīņas sporta pasākums šis būs, es domāju, ka ne gada labākais, bet varētu pat cīnīties par pēdējo 5 gadu, varbūt pat lielāka perioda labāko cīņu šovu. Protams, zināms, ka cīņas sportā mēdz būt arī savainojumi, dažādu sportistu izmaiņas, respektīvi maiņas kaut kādos pāros, bet piesistam 3 reizes, lai visiem ir veselība un tā tālāk. Bet Arturam nepaprasīju Zaurživādovs pret Bilmeki. Es baigi gudri šajā jautājumā gan nebūšu. Zaurživādovs? Pirmais rauns? Nakauts? Gan jau, kad pirmajā raundā nokautā nē, bet uz to pašu pieredzi. Cik es te klausos, ka Džeks ir jauns perspektīvas un varētu būt viņa lielākais challenge, bet es jau varu pa savējo, bet baigais deep research man nav bijis par šo visu. Tagad es no Zīles kunga. Rīt no rīta, kamēr līgas. Jā, Bruno Lāčs Bruno Lāčs research būs jātaisa. Un tad jānāk apakaļ. Tad jānāk apakaļ pie tevs parunāties. Tu atsūci īziņu, vienkārši pateici savu viedokli, pēc tam pārpublicēsim. Varam Zoom uztaisīt. Kaut ko mēs varam izdomāt. Un fonā klūk. Pēc konferences. Ragnar. Tu jau arī skaidrs, ka tu atbalsti Zauru, tu zini, kāds viņš ir. Tieši tāds pats rudīts vecs kā tu, bet viņam ir cits stils un viņam, protams, vakar galvenā cīņa, viņam viss akcents, protams, vismaz lielākā daļa tiks likts uz viņu. Kāds tavs ekspektācijas, ko tu gaidi no šīs cīņas? Nav šaubu, ka abi divi diezgan tehniski, sīkstoņi. To marakāns pagājušajā reizē teātra centrā redzēja diezgan skatām. Ko viņš tālēs? Es neatceros. Nav svarīgi, viņš vienkārši skatām, viņš pārņem visu. Viņš man ar šīm nosēdināja, iesit korpusā, man liekas, noslēdz čauli. Jā, smuki, kā es vicināju. Neatceros, vai viņš vai ar Slaviku cīnījās. Slava ar šīru noslēdz. Jā, es vairs neatceros precīzi, kurš kā kur, bet tur tās cīņas vispār bija visas baigi efektīvās, liela daļa. Nav šaubu, ka abiem diviem ir tehnika diezgan augstā līmenī, un viņi ir tās lietas augstā bērā piekritēji. Bet, manuprāt, Zaurs šķiet tāds cilvēks ar misiju. Ja viņš ir kaut ko ieņēmis prātā, viņš ies līdz galam tam un pedantisku pieeju. Varbūt tas ir tikai pats subjektīvs viedoklis, bet tā no malas mums tā šķiet. Un misijai, pildot misiju, sajust mūsu visu atbalstu un to, ka visi pa viņu tur īkšķi, tad tas uzliek vēl lielāku svaru to, ka ir jāpabeidz ar labāko rezultātu. Pēc man nav šaubu, kad Zaurs uzvarēs. Es arī nešaubos, ka Zaurs parādīs savu labāko sniegumu, un es nešaubos, ka jūs kārtas parādīsiet lieliskas cīņas, jo šis šovs ir tā vērts, lai mēs visi pulcētos un satiktos 11. oktobrī Xiaomi arēnā un baudīt lielisku cīņu sporta vakaru. Kristaps Zīle pret Kristapu Zūti. Tā ir cīņa, ko droši vien katrā sētā runā un par to domā, kurš tad būs labāks. Kristaps no Sabils vai Kristaps no Liepājas. Protams, arī uzdod jautājumu, vai Arturs Skabārnieks salauzīs leģendāro Gilbertu Aivelu. Mēs zinām, ka viņš to var izdarīt. Un, protams, debitants veterāns
Vienmēr jaunais Rāgners Žigurs cīnīsies pret ļoti atraktīvo, ļoti enerģisko, ļoti spēcīgo brazīlieti Rodrigo Ferreiru, jeb Mineiro no Brazīlijas. Tā kā, dargie skatītāji, 11. oktobris atzīmē šo datumu kalendārā, Xiaomi arēna būs karsta. Atā. Auf Wiedersehen.